prieks par tiem, kas atrada laiku ierasties. Tātad es esmu Andra Zuko-Melne, ikdienā strādāju kartogrāfijas jomā, bet viens no maniem hobijiem ir novadpētniecība un principā strādāju arī ar radurakstu pētniecību jau vairāk kā 30 gadus. Pirms 35 gadiem es atnācu dzīvot uz Latgali, uz savu senču zemi, un principā tas arī aizsākās ar to, ka es sāku pievērsties novadpētniecībai, sāku pētīt šo vietu vēsturi, un tā tas gadu gaitā ir turpinājies, un tas arī par vietvārdiem tēmu, protams, arī saplūst kopā ar manu profesionālo darbu, un līdz ar to šodien, principā, es saliku tādu saturu no divām daļām, un trešā daļa ir, ja būs vēlme, laiks un gribēs kāds vēl paklausīties, tad varu arī pastāstīt, ko var atrast, ja kāds tiešām ir ieinteresēts meklēt un pētīt. Tad pirmajā daļā pastāstīšu, kas vispār ir vietvārdi. Arī, protams, ir jāzina vēsturiskais aspekts, kas Latgalē ir atšķirīgs no pārējās Latvijas, kā vietvārdi ir veidojušies. Tad arī administratīvi teritoriālais aspekts. Un otrajā daļā vairāk par to, kā vietvārdi ir pierakstīti, kādas ir šīs vietvārdu formas, kādreiz bijušas, tagad ir. Un arī kā izskatās Latgales vietvārdu dabā un kartēs, ko mēs redzam, un arī nedaudz pieskaršos par šiem neoficiālajiem vietvārdiem vai mikrotoponīmiem. Lūk, sāksim tad. Tad vietvārds ir arī toponīms, ir īpašvārds, ar kuru tiek apzīmēts jebkurš geogrāfisks objekts. Un principā vietvārdi ir galvenie orientieri apvidū un arī karšu valoda, jo kas būtu kartes, ja tur nebūtu virsū šie vietu nosaukumi. Protams, arī vietvārdi ir valodas un vēstures liecība, arī kultūrvides elements, pētījuma objekts gan vēsturniekiem, gan geogrāfiem, gan valodniekiem. Tā ir mūsu nacionālā bagātība un jāsaka, ka vietvārdi tiešām mēdz būt apbrīnojami ilgmūžīgi, trausli un neaizsargāti. Un vietvārdus, kas tad apdraud? Principā viņus apdraud tas, ka ir nepārdomāta pārdēvēšana, arī šīs dažādās rakstības, kļūdas un neprecizitātes vietvārdu rakstībā, arī atvēdes nekonsekvence, par to arī visu stāstīšu tālāk prezentācijā. Un arī tas, ka principā vietvārdu lietošanas un lietotāju loka samazināšanās sevišķi lauku teritorijās iedzīvotāju skaits stipri samazinās un līdz ar to arī izzūd ļoti daudz vietu nosaukumu un arī ciemi izzūd. Pastāstīšu arī par šo problēmu drusciņu. Vietvārdus var iedalīt oficiālajos, neoficiālajos vietvārdos. Oficiālajiem vietvārdiem ir noteikts, kas viņus nosaka. Piemēram, novada pilsētu pagastu nosaukums apstiprina ministra kabinets, un ja grib mainīt pagastu nosaukumu, tad ir jāaiziet cauri visai procedūrai, un ar ministra kabineta noteikumiem tas tiek apstiprināts. Ciems un viensētu nosaukums vai mājvārdus piešķir pašvaldības. Par geogrāfiskiem nosaukumiem atbildīga ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Un par objektu nosaukumiem, piemēram, kultūras pieminekļu, karjeri, lidostas nosaukums ir attiecīgā nozares ministrija, vai tā ir satiksmes ministrija, vai vidas un reģionālās aizsardzības ministrija, vai kultūras ministrija, tātad objektu nosaukums nosaka attiecīgās nozares ministrija. Neoficiālie vietvārdi tātad ir mikrotoponīmi, tas ir dažādu reliefu formu, pļāvu, tīrumu, mežu, purvu, jebkādu geogrāfisku objektu, tātad šie nosaukumi, kas nekur oficiāli apstiprināti nav, un arī neoficiālie ciemi, tātad tie ciemi, kuriem nav oficiāls ciemu status, ir neoficiālā ciemu status, arī par to vēlāk pastāstīšu, kur tādi jau šobrīd ir vairumā, kurā pusē Latgalē. Un visu to regulē 2012. gadā pieņemtie vietvārdu informācijas noteikumi. Un gribēju izcelt no šiem noteikumiem divus punktus. Pirmām kārtām tas, ka noteikumi nosaka, veidojot oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlu nosaukumus, saglabā attiecīgajām kultūrvēsturiskajām novadam raksturīgās vietējās vietvārdu formas. Un otrs, kas ir ar grozījumiem, kas ir pieņemts 2018.
gadā, ka piešķirot oficiālos vietvārdus, tātad priekšroku dot attiecīgā kultūra vēsturiskā novada tradīcija atbilstošiem vietvārdiem. Jāsaka, tas ir šobrīd, ja mēs veidojam jaunus nosaukumus, tad šie te noteikumi ir jāņem vērā, bet tiem nosaukumiem, kas jau ir oficiāli apstiprināti iepriekš, ja, piemēram, pašvaldība nevēlās neko mainīt, tad arī viss, kā ir bijis, tā paliek, nekas grozīts netiek. Un vēlāk vēsturiskais aspekts. Un, protams, Latgalē ir jāņem vērā mūsu Latgales vēsture, jo nedzēšams pēdas vietvārdos un apdzīvoto vietu nomenklatūrā ir atstājusi tieši šī te tautu staigāšana saucamā, un arī novada teritoriālās piederības izmaiņas, jo tiešām Latgales teritorijā ir jūtama ietekme gan no poļiem, gan no lietuviešiem, gan no slāvu tautības iedzīvotājiem, arī Baltkrievu pie mums ir daudz. Un jāsaka, arī šie slāvu tautības iedzīvotāju kontingents ir veidojies pakāpeniski un atsevišķos dažādos laikos ir ienākuši, piemēram, ir arī tie, kas ir dienējuši cara armijā 25 gadus, viņiem, piemēram, ir piešķirta zeme kaut kur Latgalē un ienācēji tepat no pārnovadiem, no Pleskavas apgabala, no Novgorodas, kas ir ieceļojuši Latgalē, jo viņi ir saņēmuši, kā man stāstīja, ka dāvinājumā dabūjuši zemi 50 desetīņus par 25 gadu kalpošanu cara armijā. Un arī, protams, tas, ka 1772. gadā Polijas dalīšanās rezultātā Latgales teritorija tika pievienota Krievijas impērijai. Un tas, protams, arī noteica to, ka Latgales laukos ar vien vairāk nostiprinās šis sāģu apdzīvojuma tips un saimniekošanas sistēma, tāpat kā visā Krievijas impērijā. Un tas arī, ka Vidzemes un Kurzemes guberņas, kas arī, protams, bija Krievijas impērijas sastāvā, bet viņas bija Baltijas ģenerāla gubernatora pārziņā, bet Latgale savukārt bija pie pārējās Krievijas rietumu guberņām, un arī ir atšķirības šīm te dažādu guberņu attīstībai kā tādai, un arī likumiem un visam pārējiem. Jo tur ir pilnīgi cita gan apdzīvotības tips, gan viss pārējais. To arī pakāpeniski stāstīšu tālāk. Arī šie te vecticībnieki, kas jau Latgalē ir sastopami kopš 17. gadsimta, arī šīs ieceļotāju grupas, kas ir nākuši Latgales teritorijā, ierīkojuši šīs te līduma saimniecības, izcērtot mežus, iestrādājot šos te zemi, un veidojot savus šīs vecticībnieku sāģus ar tām raksturīgu apbūvi. Ja, piemēram, mēs arī aizbraucam tepat uz Silmolas pagastu, tad mēs redzam šo specifisko vecticībnieku apbūves veidu ļoti izteikti, braucot pa lauku ceļiem. Arī igauņi tad ir Latgales teritorijā ienācēji arī kaut kur 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta sākumā. Konkrētu iemeslu tiešām nezinu, bet pastāv vairāk pieņēmumi, ka arī varētu būt, ka šie te katoļticīgie igauņi, kas negribēja pieņemt luterticību, ir, kā saka, pārceļojuši uz citām katoļu zemēm un atlikusies liela daļa Ludzas apkaimē, bet tā izplatība igauņi ir gandrīz līdz pašam Lubānas ezeram, un to mēs arī varam redzēt vietvārdos. Un 19. gadsimta otrajā pusē līduma saimniecības izveidoja ienācēji no pārnovadiem, tātad citi latvieši. Dienvidlatgalē parasti tātad no šīm te Zemgales puses, sēļu apriņķiem ienācēji bija Ziemeļlatgalē no Vidzemes puses. Tā kā arī šie te luterticīgie ar savu baltiešu izloksni ienāca Latgalē, tātad 19. gadsimta otrajā pusē un arī 20. gadsimta sākumā vēl. Jo šeit zeme bija lētāka un bija iespējas iegādāties zemi, un līdz ar to šī migrācija notika. Jāsaka tā, ka Latgalē, principā, ja ņemam Latvijas kontekstā, bija vienīgais novads Latvijā, kur tiešām dominēja šis te lauka apdzīvotās vietas tips kā sāģa. Ir arī atsevišķas sāģes bijušas Valkas pusē, Alūksnes pusē. Protams,
protams, līdzīga šī kā sāģu sistēma arī bija zvejnieku ciemos, kas dzīvoja kompakti, blīvā apbūvē. Tad vēsturiski sāģai bija raksturīga šī blīvā apbūve, un sāģu plānojums bija atkarīgs no reliefa un pastāvošiem satiksmes ceļiem. Un, principā, sāģai pa vidu bija ūžņēcas, tādas kā ielas, un abās pusēs šī reliefs atļāva, tad abās pusēs bija šī blīvā apbūve, un tā kādreiz, kā saka, dzīvoja Latgalē līdz, var teikt, pagājušā gadsimta sākumam, jo, principā, viensētas Latgalē parādījās līdz ar šo pārnovadnieku baltiešu ienākšanu, kas veidoja šīs atsevišķās viensētas, bet Latgalē tātad pēc Stalipina reformas, kas notika 1906. gadā, sāka sāģis iziet uz viensētām. Pēc tam to pārtrauc Pirmais pasaules karš, un pēc tam starpkaru periodā tas viss atkal turpinājās, un pēdējās sāģis uz viensētām izgāja 1937. gadā, kad šī agrārā reforma skaitījās kā pabeigta. Ja sāģis tātad Latgalē bija dominējošais apdzīvojuma tips, tad, ja mēs skatāmies tautas skaitīšanu, tad mēs redzam arī, ka ir bijušas muižas, pusmuižas, jeb foļvarkas, miesti, ciemi, slobodas, zašķenki, viseloki, krogi, daudz un dažādi šī nomenklatūra, kas ir, kā saka, tieši raksturīga Latgalē. Protams, tad man patīk arī tezaurā šis sāģis raksturojums kā definīcijas, ka sāģi ir grupveida apdzīvota vieta Latgalē, kurai ir kopējs nosaukums, bet kuras mājām nav atsevišķu mājvārdu. Tā tas arī ir bijis, kad principā sāģa ar šo savu nosaukumu, bet mājām bija iesauks, nevis atsevišķu mājvārdu. Un miests ir neliela apdzīvota vieta, kuras iedzīvotāju vairums nodarbojas ar tirdzniecību un amatniecību, bet ne ar zemkopību un zveju. Un vēl ir Latgalē tādi nomenklatūrā vārdi kā zascenoka un viseloka. Tas tie tādi ir. Tātad zascenoka, tas ir tipisks Latgales nomenklatūras vārds, un tas burtiskā nozīmē zascenoj, aiz sienas. Jā. Tad tā siena bija principā kāds dabīgs šķērslis, kas viņu atdalīja no pārējām apdzīvotām vietām. Tas varēja būt mežs, purvs, ezers, jebkas, kā saka. Vienkārši atsevišķi šie viensētas saucās zascenoka, bija arī viseloki. Tās arī bija jaunā vietā radušās viensētas, turpat blakus sāģām, bet viņas skaitījās kā sāģis viseloka. Un slobodas parādījās kaut kur 16. 17. gadsimtā. Tātad šie ienācēji Latgalē dzīvoja slobodās. Slobodas bija arī pie pilsētām, kā amatnieku. Viņi it kā tulpo kā brīvciemus, bet principā pārsvarā tie bija 17. gadsimtā no Krievijas caristas šie izbēgušie vecticībnieki, kas nodibināja savus slobodas arī Latgalē. Tas tā pārsvarā. Un ciemi pēc šīs nomenklatūras ir apdzīvota vieta bez baznīcas, bet ar vismaz vienu mužkunga māju ar saimniecības ēkām. Dažkārt varēja būt arī ciemā kapliča. Tātad, principā, to, ko mēs šobrīd saucam par ciemu, kādreiz tā bija sāģa, bet arī visu to vēsturi, kā tas viss ir savies kopā un cik liela nozīme ir ieradumam, to arī pastāstīšu. Tad, kā mēs redzam, vecākās kartes, kas ir tādas lielāka mēroga, kas ir pieejams, tā ir 2 verstu karte, kas ir 1784. 85. gads. Tātad šeit ir atzīmēts šīs apdzīvotās vietas, tad sāģis redzams, un arī šīs meža purvu teritorijas, kur, kā saka, šie ieceļotāji vēlāk izveidoja vēl savus apmetnes, un tātad tā teritorija paplašinājās vēl ar apdzīvotajām vietām. Kartē diezgan grūti izlasīt tos ciemu nosaukumus, bet ja labi pārzina teritoriju, tad ar laiku var iepraktizēties un tīri labi jau salasīt tos nosaukumus. Šīs kartes arī vēlāk pastāstīšu, kur viņas ir digitāli pieejamas un kur viņas var aplūkot.
Nu, pirmais tāds, var teikt, tāds visaptverošāks saraksts ar apdzīvotām vietām, tas ir Spisak Nasiljonnika mesta Vicepskaja guberņa, 1906. gads, kur visi 3 apriņķi tātad ir uzskaitītas visas apdzīvotās vietas, un arī uzskaitītas šī te vietas tātad norādīta gan arī atrašana pie ūdenstilpnēm. Šeit ir 2. tabulā, vai tur ir pie kādas upītes, vai pie ezera, vai ir tikai aka. Arī tāda, piemēram, ļoti labi, ja tu, piemēram, atrod kādu ciemu, tas ir tur ir sāģu, vai arī zašcenoku, vai viseloku, vai kādu citu no šiem te nomenklatūras vārdiem apdzīvotu vietu. Šeit var redzēt, ja pie kādas upītes vai ezera, tas ir ļoti labs orientieris meklēšana. Nu, ja pie akas, tad ir grūtāk. Te ir arī iedzīvotāju skaits, zemes platība kopējā sāģai, kurai Seļskajai obšestai pieder, kas ir Seļskā obšesta, arī vēlāk pastāstīšu. Un vēl ir tāda lieta, kurai draudzē pieder. Vai tie ir pareizticīgie, vai vecticībnieki, vai katoļi, kurai draudzē pieder šie pārsvarā iedzīvotāji. Nav teikts, ka 100%, bet pārsvarā tā kā tie, kas pēta radu rakstus, tāds labs špikers, kur meklēt. Un arī šeit ir, cik vērstis no tuvākās pasta stacijas atrodas apdzīvotā vieta. Arī ļoti labs orientieris, lai saprastu, kurā virzienā meklēt, ja, piemēram, nezinu. Tātad šeit varbūt tuvāk drusciņa, tātad ir, kā es teicu, Dzerevņa, Viselok, arī Zašcenok, Foļvarka, Imēņie, tātad Muižas, visi šie te nomenklatūras smuki parādīt, un arī, kā es teicu, tie ūdeņi, pie kā atrodas norādīti. Nu, un tad, ja mēs skatāmies tālāk, ir šīs te 20. un 30. gadu kartas, kur ir redzams, kāda ir bijusi šī apdzīvotība. Tajos laikos tātad redzam, ka ir šīs te sāģes vai arī foļvarkas, tātad blīva apbūve, un tālāk jau iziešana uz viensētām, ka sāģe tiks sadalīta atsevišķās viensētās. Protams, lai saprastu visu šo te, kā tas viss ir veidojies, ir jāzina šīs tiešām lokālā vēsture, jo bieži vien man arī prasa, kur ir bijušas manas dzimtas mājas, varbūt jūs ziniet, ja? Nu, tad man ir jāsāk stāstīt, ja jūs zinat, no kuras vietas ir cēlušies jūsu senči, tas nenozīmē, ka tik viegli ir noteikt, kur ir tā dzimtā vieta bijusi, jo principā Latgalē šādas te dzimtas mājas, nu, ja tās nav kādas muižas, pusmuižas, bet tā ir bijuši sāģa, nu, tad principā tā ir. Tātad ir agrāk tātad dzīvojuši tajā sāģā, un pēc tam sāģa dalīšanās rezultātā ar visiem zemes torgiem. Es domāju, ka jums bija Vladislavs Malakovskis stāstīja, ja, kā tas viss ir noticis, ļoti interesantā vēsture ir, kādā veidā tā dalīšanās notika. Un tālāk jau katrs cēla savu māju, vai 2 brāļi cēla 2 mājas uz tā savu zemes gabalu. Un tad principā Latgalē tādas dzimtas mājas, nu, drusciņi vairāk par 100 gadiem. Un tā kā nav tādas vecsaimniecības, kā ir, piemēram, Vidzemē, kur ir gadsimtos jau tie mantojumi. Tā kā, principā, ja tā ir kāda muiža, pusmuiža, kur, kā saka, tajā pašā vietā ir palicis, nu, tad tas ir savādāk. Tur ir vecākas tās ēkas, arī atsevišķas mežsargu mājas, kas ir no dzimtas mantotas. Tur ir drusciņi savādāk, bet tieši sāģās, un principā tās mājas ir sāģas centros, ir palikušas vēl varbūt kaut kur vecās mājas, kas ir tāds teiciens veco sāta. Esat dzirdējuši, ja? Tad veco sāta ir tie, kas palika pašā sāģā, tad viņiem droši vien, ka zemes gabals ir bijis, nu, piemēram, kā šis te 5. zemes gabaliņš, tad viņiem varēja savu māju atstāt tur, kur ir, viņiem nevajadzēja pārcelt, bet pārējie tātad, kas aizgāja kaut kur sāģas nomalēm, tiem visiem vajadzēja mājas celt no jauna pārsvarā. Jau pirmās būvēja kūtis, lai būtu no kā
gūt kādu peļņu, un mājas pamazām, tā kā tas starpkara periods bija par īsu, lai varētu tāds riktīgs viensētnieks Latgalē ar pilnu klapu darboties. Viņš jau tikko bija sācis visu sakārtot, un atkal sākās karš, un tā vēsture tāda ir Latgalē atšķirīga no pārējās Latvijas. Un principā arī, ja mēs skatāmies vēstures materiālos, tad arī tas, ka Sāģā dzīvoja Vičeškās. Kas ir Vičeška? Tad Vičeška ir konkrēts zemes gabals no Muižas, kur dzīvoja vienas dzimtas pārstāvi, kas tālāk tos savus zemes sadalīja tajās šņorēs. Tas smuki redzams, tās šņorītas visas, bet kā piemēram Migliniekos ir bijušas 3 Vičeškas. Un te viņas arī redzams 1, 2, 3, un arī viss, kā saka, tā sadalīšana, un tālāk izveidojās 15 viensētas pēc sadalīšanas. Šis ir pirmprojekts no arhīva, kā tika sadalīta šī Miglinieku sāģa. Ja ir kādi jautājumi, droši varat prasīt. Vēl tas, kā es teicu, definīcijā, ka sāģa tātad bija apdzīvot vieta, kur mājām nebija nosaukumu, bet, ja mēs skatāmies vēstures materiālos, tad tiešām sāģa sadalīšanā ir viensēta numuru 1, 2, 3, 4, 5, bet tie, kas uz viensētām tās sāģas, kas izgāja līdz Pirmam pasaules karam, cara mērnieks, kas sāģas sadalīja, tām sāģām ir bijuši arī viensētām nosaukumi, un tie nosaukumi parādās arī 50. gadu kartēs. Kaut gan, es runāju ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi praktiski netika lietoti. Formāli viņi bija, bet praktiski lietot nebija. Bet 50. gadu kartēs, redziet, vēl šie te nosaukumi parādās. Un šeit šajā augšējā kartītē atkal redzam, kur jau ir viensētas izgājuši, uz viensētām izgājuši un kur vēl dzīvo sāģās. Ja? Un sāģas centra orientieri principā lielākā daļā ir šie te krucifiksi, kas ir katoļticīgās sāģas, jo krucifiks parasti bija sāģas centrā. Un līdz ar to viņi tur arī ir, protams, palikuši. Protams, ir vietas, kur ir pamainījusies krucifiks un, kā saka, atrašanās vieta, bet tur, kur ir saglabājušies krucifiks, tas arī ir kā sāģas centra liecinieks šobrīd. Jaunsaimniecības tika sadalītas muižas, pusmuižas jaunsaimniecībās. Šeit gan tika piešķirt uzreiz nosaukumi, kur iedzīvojās, kur neiedzīvojās šie te nosaukumi. Protams, viņi visi bija tādi skaisti latviski nosaukumi, neatbilstoši vietējai, kā saka, kultūra vidē, tāpēc varbūt arī viņi apritē, reti, kur ir iedzīvojušies. Vairāk tiešām Latgalē ir šīs te iesaukas katrai mājai, un tas ir kā orientieris. Un arī, kā muižas zemes dalīja brīvības ciņās, tie, kas piedalījās, tiem bija pirmā kārta, un pēc tam pārējie, kas vēlējās izpirkt zemi, viņi principā izlozēja, kuram tika pilnā loze, iespēja iegādāties šo te zemi, izpirkt konkrētajā muižā. Tāpēc arī daudz no Latgales izceļoja uz Kurzemi, jo Kurzemē bija daudz muižu, bija daudz ko dalīt jaunsaimniecībā, iedzīvotāju skaits bija stipri mazāks, bet Latgalē savukārt bija ļoti daudz zemes gribētāju, bet iespēja bija maz. Jaunsaimniecības bija tik, cik ir, muižas sadalīja, kā kur muiža. Piemēram, šeit ir Zaimuižas piemērs, Zaimuižā bija 800 hektāri un tika sadalīti 45 jaunsaimniecības. 10 jaunsaimniecības tātad bija tiem, kas bija piedalījušies brīvības cīņās, un 35 tie, kuriem krita pilnā loze, atļauj tātad izpirkt šo te jaunsaimniecību. Un tālāk jau nākošais ir administratīvi teritoriālais aspekts, kas arī ir ietekmējis vietvārdus. Latgales teritorijā bija 2 pakāpju pašvaldība.
Tātad bija pagasts, volosts un lauku vai arī zemnieku sabiedrības, citur to arī par novadiem sauc, kā saka, seļskie obšestva saucās. Un principā seļskie obšestva apvienoja, kā saka, visas šīs sāģu zemniekus, bet pati muiža tajā seļskajā obšestvā neietilpa. Piemēram, šeit ir piemēri ap Rēzekni, pagasti, kāda viņi ir šobrīd, tātad pēc mūsdienu administratīvo teritoriālā iedalījuma, bet kādas ir bijušas šie te pagasti un seļskās obšestvas, redzam, ka šāds apmēram izskatās tas sadalījums, tas tā vienkārši, lai saprastu. Tātad, ja mēs arī skatāmies šos te apdzīvotos vietas sarakstus, tad arī vienā pagastā varēja būt vienādi nosaukumi, kā šajā gadījumā Stapuļi. Viņi bija Bērzgales pagastā, bet vieni Stapuļi bija Loboržu seļskajā obšestvā, otri Stapuļi Annegofas vai Annesmuižas seļskajā obšestvā. Un līdz ar to, ja mēs arī skatāmies uz kartēm, tad ir stapuļi, ir dalīti lielie stapuļi, lieli stapuļi, vienkārši stapuļi, stapuļi leņģi, tātad leņģu pagasta stapuļi, un arī šobrīd ir vienkārši stapuļi, jo atkal administratīva teritoriālā reforma viņas ir sadalījusi, ka viena stapuļi ir leņģu pagastā, otra ir Ludzas pusē Mežģīgu pagastā. Tā kā arī šādas dažādas dalīšanas. Arī mūsdienās ir līdzīgi, ka ir šie vienādie nosaukumi, arī par to vēlāk pastāstīšu smalkāk. Un tad šīs visas reformas, pirmām kārtām tas, ka tātad bija šie 3 apriņķi Vicebskas guberņā, kas pēc tātad šī 20. gada, beidzās atbrīvošanas cīņas, tātad teritorijas, par kurām vienojās šeit ir papildus tātad teritorija no Drisas apriņķa, kas Latvijas teritorijā iekļāvās, un no Glaskavas puses tātad 3 lieli pagasti, kas vēlāk tika sadalīti vēl uz puses, tātad palika 6 pagasti no 3. Tātad. Un bija teritorija, par kuru nevienojās, šeit bija arī diezgan daudz Baltkrievu, latgaliešu apdzīvotība, bet šo teritoriju Krievija neatdeva Latvijai, viņi iedeva vietā šo teritoriju. Tad, protams, tas, ka tālāk arī apriņķi tika sadalīti, tātad izveidojās Jaunlatgales apriņķis. Ja mēs skatāmies 43. gadā, tātad jau tas ir Abrenes apriņķis, jau Krustpils un 4 pagasti ap Krustpili jau ir, vairs nav Latgales teritorijā, tad Latgala pamazām jau tiek arī administratīvi pārdalīta. Un tālāk jau 45. līdz 50. gadam bija tā divpakāpju sistēma, arī, kad vēl pastāvēja pagasti, bet pagastos bija izveidojušās šīs ciemi vai ciemu padomas, kā viņas sauca, seļsaveti. Un bija noteikums tāds, ka obligāti vienam pagastam ir, vienā pagastā ir jābūt vienai ciemu padomai ar pagasta nosaukumu. Administratīva teritoriālās reformas vispār Latgalē esmu diezgan labi izpētījusi, bet tā ir pilnīgi atsevišķa tēma, jo tur tik daudz ir ko stāstīt un būt, tā kā es šodien tikai tā drusciņi pieskaršos tam visam. Pats trakākais, kas jauc galvu vēl līdz šodienai, ir tas, ka lauku apdzīvot, kā ciemam ir 2 definīcijas. Tad ciems ir lauku apdzīvota vieta ar koncentrētu apbūvi, kurā ir pastāvīgi iedzīvotāji, un ciems ir arī administratīva teritoriālais iedalījums, tātad pamatvienība, kas bija padomju savienības laikā pagasta vietā, un tad līdz ar to šajā padomju periodā vārds ciems varēja būt attiecināms gan uz administratīvu teritoriālu iedalījumu, gan arī uz apdzīvotu vietu. Un tas daudz, kur jauc galvas, un ja mēs arī skatāmies mūsdienās, tad principā tāds stabila šī te administratīva teritoriālā sistēma, var teikt, izveidojās pēc
1967. Gada, kad Latgales tā teritorija tika sadalīta 6 rajonos, kas pastāvēja diezgan ilgi. Vienīgais, kas ir mainījis savu lokāciju, ir tagadējais Nautrānu pagasts. Viņš 98. gadā apvienojās ar Miglinieku pagastu un 99. gadā no Ludzas rajona pārgāja Rēzenes rajonā. Pārējās tādas lielas izmaiņas nav bijušas. 67. gada tur kaut kāds pagastu nosaukums pamainīts un drusciņi robežas, kas bija nepieciešams par kolhozam vai padomu saimniecībai pamainīt, bet tādas lielas izmaiņas Latgales teritorijā nav. Ja mēs skatāmies to 2009. gada reformu, tad redzam, ka, principā, šobrīd ir atpakaļ visi tie 6 rajoni, kādi viņi bija, izņemot Prēļi, kas ir ar Līvāniem sadalījušies 2 novados. Arī Aglonas pagasts savienojās Aglonas pagasts no Prēļiem un no Krāslavas 2 pagasts. Tagad viņi ir atkal sadalīti atpakaļ. Krāslavas rajona pagasts tagad ir pie Krāslavas novada un Aglonas pagasts ir atpakaļ pie Prēļu novada. Tā kā principā tās teritoriālās izmaiņas nav nekādas būtiskas. Bet ja mēs skatāmies vispār šo te vairāk kā 100 gadu, kamēr 105 gadu jau kā Latvija pastāv, tad principā Latgales teritorijā ir pieņemti aptuveni 150 normatīvie akti par Latgales teritorijas administratīvu teritoriālā iedalījuma izmaiņām. Vai tas skar nosaukumus, vai tas skar pašas teritorijas. Un šeit man ir tāda karta izveidota, kur var redzēt, kad ir pievienota, kad ir atvienota teritorija, kā mēs redzam Liepnes pagasts. Viņš ir izveidojot mazos rajonus, un pēc tam tos rajonus likvidējot 59. gadā pievienots Alūksnes rajonam, 62. gadā atpakaļ pie Balva rajona, 67. gadā atpakaļ atkal uz Alūksnes rajonu, tā kā svaidīts vairākas reizes. Un principā tie visi lielākie tieši pārveidojumi bija 50. gada beigas, 60. gadu sākums, kad tiešām tās teritorijas te arī Aknīst ir bijusi Latgales teritorijā un viss šīs, bet mēs redzam, ka jau 41. gadā, kā es minēju, Krustpils un apkārtējie 4 pagasti, Atašieni 49. gadā, Varakļāni, tātad Murmastietis 62. Varakļāni 63. Barkava 56. gadā un arī ir bijuši pievienoti Meirāni, ciemu padomu pie Varakļānu rajonu kādreiz. Tā kā, dažādas teritorijas, tās baltās teritorijas, kas nav etnogrāfiskā Latgales teritorija, tad arī šādā veidā tā Latgale ir pamazām drupināta un būtu, jo principā tā ir, ka šobrīd arī tie statistikas dati par Latgali. Mums ir šīs te vēsturisko zemju likums pieņemts un viss tad statistika jau iet pa plānošanas reģioniem. Un ja mēs skatāmies tātad uz Latgali, tad šis gals ir pie Zemgales plānošanas reģiona, te ir Vidzeme, tālāk viss ir Latgale arī šo te Sēlijas daļu ieskaitot. Tā kā, tādas statistikas datu uzskaita, ka man patika, tas jau bija labs sen atpakaļ, vēl pirms visiem notikumiem ar Varakļāniem, kas tagad ir bijuši, kad prasīja vienam Varakļānu iedzīvotājiem, vai viņi jūtās kā vidzemnieki vai kā latgalieši, vai viņi pieder Latgalē vai Vidzemē. Un cilvēks atbildēja, ja Varakļānos notiek kaut kas labs, tad mēs esam Vidzemē parasti. Ja kaut kas slikts, tad mūs pie Latgales skarē. Jā, krimināla ziņās mēs nerestarējam. Daudz ir Latgalē, automašīna kaut kas domāja. Vīrītis Latgalē. Jā, tas pilnīgi zināms, tur, kur māči. Un, ja mēs runājam par pagastiem, tad arī tās atšķirības ir bijušas. Latvijas teritorijā 20. gadā bija 510 pagastu, un Kurzemē un Vidzemē bija vairāk kā 200 pagastu, Latgalē tikai 54. Tā kā Vidzemē un Kurzemē bija tādi mazi pagastiņi, Latgalē bija ļoti liela pagasta. Un arī tātad šajā laikā ir tikai 3 pilsētas, Daugavpils, Rēzekne, Ludze un 14 miesti, kuriem ir tātad piešķirtas kā miesta tiesības. Tātad tas ir vairāk tādos ceļu krustojumos, tādos punktos, kur šie miesti ir izveidojušies. Ne visi, protams, ir palikuši par pilsētām, bet kādreiz ir bijuši tādi gan nozīmīgi centri.
1921. gadā tika pieņemta noteikumi par latgaliešu izloksnes lietošanu, kas noteica, ka visās valsts iestādēm un amatpersonām jāpieņem iestāžu un privātu personu iesniegumu latgaliešu izloksnēm, un Latgalē valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī amatpersonām ir tiesības lietot latgaliešu izloksni gan darbvedībā, gan sarakstē, gan arī sludinājumos. Bet šis posms bija tikai 3 gadi, jau 1924. gadā tika daudz debatēts par vietvārdu rakstību Latgalē, ka vajadzētu viņu sapludināt tā kā ar pārējo visu Latvijas teritoriju un atbalstu guva šis komisijas, valodnieku komisijas viedoklis, ka arī Latgalē būtu jāraksta latviešu literārajā valodā un jāvadās pēc profesora Enzelīna pareizrakstības. Un līdz ar to arī var teikt, ka Latgales vietvārdu rakstības tradīcija tika pārtraukta un aizsākās arī Latgales vietvārdu vai ģeogrāfisko nosaukumu pielāgošanu latviešu literārās valodas normām. Un arī, ja mēs skatāmies šīs stenogrammas 1924. gadu, kad Latgales deputāti mēģināja atspēkot, ka nevajadzētu, kā saka, dricēnus, bet vajadzētu driceniem būt vai makašāniem, bet viņi bija mazākumā un līdz ar to pagastu nosaukumi un arī ciemu nosaukumi tika latviskoti. Tātad arī, kā es teicu, Latgalē 20. gadsimta sākumā bija tikai 3 pilsētas, vēlāk arī šīs pilsētas tiesības tika piešķirtas vēl vairākiem miestiem, un no šīm Krustpils vairs nav pilsētas tiesības, viņi ir sapultas kopā ar Jēkabpili. Jaunlatgala vairs nav Latvijas teritorijā, un Gostiņa arī ir Pļaviņu sastāvdaļa un nav atsevišķa pilsēta. Tātad 35. gada statistikas datos redzams, ka Latgalē ir 53 miesti, tātad 9 miesti Daugavpils apriņķī, 20 Rēzeknes apriņķī, 10 Ludzas apriņķī un 14 Jaunlatgales apriņķī. Pat katrā pagastā nebija viens miests, bija pagasti, kur bija pa 2 miesti, bet bija arī tāda pagasta, kur nebija tāda neviena miesta, bija tikai sāģis, kā apdzīvotas vietas, lielākās sāģis, piemēram, kas bija arī kaut kāda centri. Un arī 36. gadā tika pieņemts likums par apriņķu un pašvaldību administratīvām robežām un tiesību piešķiršanu ciemiem un ciemu nosaukumiem. Un pamazām arī, kā pagastu nosaukumi tika mainīti, ir arī tādas atsevišķas vietas, kur bija mainīti arī ciemu nosaukums. Kā Maltē, piemēram, tad Malta bija Borovaja, Maltas nosaukums bija Maltas Muižai, un pēc šīs 37. gadā Maltas nosaukums tātad atnāca uz šejienu, tagad Malta ir šeit, un savukārt Maltas Muiža tika nosaukta par Silmalu. Tad samainīti šie te nosaukumi vietā. Kādā varēja būt iemesls tādam? Es domāju, ka vairāk iemesls bija tas, ka Borovaja nebija latviski labskanīgs vārds, piemēram. Varbūt kāds gribēja nomainīt uz kaut ko skanīgāku. Kāpēc tieši tika izvēlēta Malta? Nemācēšu teikt, bet šādas var teikt, tā ir ļoti nelaba mode jau esošu apdzīvotu vietu, vārdu ielikt kaut kur citur. Jo, piemēram, arī, ja mēs skatāmies par padomu laikā šīs ciemu padomas, ka pilnīgi neloģiski, un tas arī šobrīd, piemēram, kaut kādas datubāzes veidot maisa, ka, piemēram, 64. gadā Krāslavas rajonā toreiz Ostravas ciems tika pārdēvēts par Aulejas ciemu, savukārt Aulejas ciems bija Grāveru ciems. 65. gadā, tepat tagad Rēzeknes novada teritorijā iepriekš Ludzas, tātad Kristiņku ciemu pārdēvēja par Nautrēnu ciemu, bet Nautrēnu ciemu par Migunieku ciemu. Un tāpat arī Balvos 68. gadā Logiņu ciems palika par Šķilbērnu ciemu, bet Šķilbērnu ciems esošais palika par Lazdulējas ciemu. Un cilvēks, kas grib kaut ko atrast, šitādas te pārdēvēšanas, tas šausmīgi jāuzgalvo.
Tiešām būtu interesanti. To Maltas jautājumu Agrits Zenis ir mēģinājis pētīt, bet viņš arī iebrauc uz trupceļā. Tas ir atdodot jautājumiem. Jo arī arhīvā viņa laba doma izveidot tādu datu bāzi, kur varētu šīs administratīvās teritorijas, tā kā, lai saprastu, kurā laikā, kurā administratīvajā teritorijā. Šādi visādas lietas. Tas ir pilnīgi, sajauc pilnīgi viss. Tur nevarētu būt tā, ka, piemēram, vēsturiski iepriekš kaut kāds bija mainīts, un tā kā, istērišiskais previņģīvais, piemēram, es varu pateikt par Nautrāniem, jā, tad tā sanāca, ka Nautrānu pagasta centrs bija Kristiņku ciemā. Es domāju, ka Nautrānu pagasta no Rogovka. Tad es domāju, ka Rogovka labāk būtu Nautrānos, varbūt tāpēc samainīja vietā tos nosaukumus. Tāpēc, ka pagasta centrs vienkārši pagasta, tur nosaukumu iedot. Jo, tās mājas es jums vēlāk pastāstīšu, tas man ir tā otrā daļa, kur kā tas viss ir mainīts un jaukts un būts un kā tas izskatās šobrīd. Un arī mēs arī šobrīd varbūt nevienmēr padomājam, kā tas izskatīsies vēlāk, vēsturiski, kā šodien izskatīsies vēsturiski no skatu punkta. Tā kā tas viss ir tāds, teikt, jāņem un jāšķitina, lai saprastu to visu. Un vēl man patīk tāda lieta kā biogrāfiskais lasus, ja? Tātad administratīva teritoriālā iedalījuma interpretācija biogrāfijās. Piemēram, es lasu Staņislavs Kambala dzīves Vērsgalas pagasta Stapuļos. Vēl es lasu, ka viņš ir dzimis Mežvidu bijušā Vērsgalas pagasta Stepuļos. Un vēl ir rakstīts, ka viņš ir dzimis Bērspils pagastā, un vēl tālāk tekstā paskaidrots, ka Bērspils agrākā Domapols pagastā. Un tad ir, ka viņš ir dzimis Rēzeknes aprinda Bērsgalas pagasta Stapuļos, tagad Rēzeknes novada Leņģu pagasts. Jūs saprotat, kur viņš ir dzimis? Stapuļos vai Stepuļos? Jā, te ir vienkārši to, ko es jums rādīju iepriekš piemērā, ka Stapuļi Bērsgalas pagastā bija divi. Viens bija Annas muižas vai Anagops Serskaja opšasta, otrs bija Lopožas Serskaja opšasta. Tātad šeit vienkārši Stapuļa, ir Mežvidos Stapuļa, tātad mūsējais. Nē, nekā nebija. Viņš ir tiešām Leņģu pagasta, tagadējā teritorija, bet pierakstīt kā pareizi, kur viņš ir dzimis, tad būtu jāraksta, ka viņš ir dzimis 893. gads Kuļņevas pagasta, tad Rēzeknes apriņķa, Kuļņevas pagasta Stapuļos. Kas ir Kuļņevas pagasts? Atkal daudziem varbūt būtu jautājums. Par to pašu Pīteru Miglinieku. Pīters Miglinieks tātad dzimis Nautrānu pagasta Zaļmuižā, Ludzas apriņķa Nautrānu pagasta Migliniekos, Zaļmuižas Nautrānu pagastā. Arī saprot, kā grib. Principā viņš ir dzimis Ludzas apriņķa Zaļmuižas pagasta Migliniekos. Zaļmuižas pagasts 25. gadā tika pārdēvēts par Nautrānu pagastu. Mūsdienu dzejniece Anna Rancāne. Arī, ja mēs lasām viņas biogrāfiju, tad ir rakstīts, ka viņa ir dzimusi Ludzas rajona Miglinieku ciema Livziniekos, Nautrānu pagasta Miglinieku ciema Livziniekos un Ludzas rajona Miglinieku pagasta Livziniekos. To piespiedu. Tātad, principā, tad ir jautājums. Es, piemēram, saprastu pēc mūsdienu šī te visa, ka viņa ir dzimusi Ludzas rajonā, tātad ir Miglinieku ciemā, tātad kā ciems, kā kādreiz Sāģa, un Livzinieku mājas nosaukums. Man pirmā varbūt asociācija varētu būt. Un arī jautājums, vai Livzetnieki vai Livzitnīki, ja? Te ir atkal tas, ka viņi ir Nautrānu pagasta Miglinieku ciema, kas ir ciems kā administratīva teritorija Livziniekos. Bet, principā, ja mēs ņemam 59. gadā, Livzinieki, kur ir dzimusi Anna Rancāne, atradās Nautrānu ciema padomē, Ludzas rajonu. Tad būtu jāraksta Ludzas rajona, Nautrānu ciema Livziniekos. Bet to viegli uzzināt, mēs varam uzjautāt pašajām Rancānēm. Jautājums, vai viņa ir piefiksējusi, ka tad, kad viņa piedzima, tas vēl bija Nautrānu ciema padomu, jo 65. gadā viņa kļuva par Miglinieku ciema padomu, un principā visas vienīgi pagās Miglinieku ciema padomas teritorijā. Tā kā tas ir vēl tāds jautājums.
Jo līdz 65. gadam bija Melnprēnu ziemas, pēc tam bija Miglnieku ciems. Nu, tādas biogrāfijas ir, tā kā saprast ir citreiz grūti. Tā. Vajag pauzi? Varam iepauzēt? Es domāju, ka vēl minūtes. Cik pirmā daļa vēl? Nē, principā man tā pirmā daļa, šī otrā daļa ir garāka, tāpēc es varu sākt stāstīt šo daļu. Un vienkārši mēs varam pārtraukt tad, kad... Es piedāvāju 15 minūtes vēl parunāt un tad pauzīt. Tālāk, višķi pastāstīšu arī par šo te vietvārdu rakstības aspektu, kas ir, var teikt, viena sāpīga lieta Latgalē, jo, kā es jau minēju, tad 24. gadā sākās šis te Latgales vietvārdu latviskošanas laiks, un ja mēs skatāmies šīs te Latvijas laika starpkara perioda kartas, tad mēs redzam, ka livzinieki ir lūzinieki, un keiseļi ir ķīseļi, un kuciņas ir kucēni, un ilmulāni ir iemulāni. Tādas ir šajās te kartēs. Un principā arī šie te pagastu nosaukumi, tātad starpkara periodā vairāk kārt tika pagastu nosaukumi pārdēvēti, tos gan latviskojot, gan nomainot nosaukumu, bet galvenais nosacījums, lai nebūtu vārds muiža. Un līdz ar to tad arī šis te muižas vārds tātad tika ņemts ārā. Piemēram, Bērzgales pagasts, kas kādreiz bija Kuļņavas pagasts, tika pārdēvēts no sākuma par Biržgaļa pagastu, pēc tam no Biržgaļa par Labvāržu pagastu un pēc tam jau par Bērzgales pagastu 26. gadā, tad vairāk šie te pārdēviešanas fakti. Nu, un arī šie te latviskošana, kā es teicu, Dricēni, Atašiene, Saksta gals, Ozo muiža, visi šie te nosaukumi tātad tika mainīti. Un 1925. gadā ir izdota grāmata Latvijas vietu vārdi. Pirmā daļa bija par Vidzemi, otrā daļa ir par Kurzemi un Latgali. Un principā ir jāsaka tā, ka grāmatā ir kaut kādas 190, cik tur lapas puses, par Latgali ir 25. Pārējais viss ir par Kurzemi, un tas ļoti labi saprotams, jo Latgalē jau tie vietu nosaukumi ir tikai šie te apdzīvoto vietu nosaukumi. Kurzemē ir katrs mājas nosaukums minēts. Un līdz ar to, bet tie nosaukumi ir skaisti. Visi latviskoti, bet arī pats Enzelīns grāmatas ievadā raksta, ka viņš nav pilnīgi apmierināts, jo droši vien dažu vārdu te trūkst un savāktie vārdi ir uzrakstīti varbūt ne pārāk pareizi. Tā kā viņš drusciņi arī atvainojās par to visu, jo viņam arī Latgalē esot bijis ļoti grūti ar tiem, un arī ne tikai Latgalē, arī Kurzemē, tie, kas runā tālnieku izloksnē, ka viņam ir grūti bijis uzķert to nosaukumu, un tad mēs arī redzam, tie visi nosaukumi ir stipri latviskoti, bet tādi viņi arī ir kartēs starpkara periodā. Tā kā jā, Vordnēši ir vārnēši un vovernīki ir vāvernīki. Tāda arī visādi vēl bija kozuli, jā, tādā veidā. Un, ja mēs skatāmies uz kartas šīs te vietvārdu interpretācijas un izmaiņas, tad man ir Varakļānu piemērs vienkārši tas, ka arī šie te paši nosaukumi laika gaitā ir mainījušies ne tikai padomju periodā, un, piemēram, darvenīgi ir bijusi ciema nosaukums, kādreiz tie ir bijuši dekteri, tātad dekts, dekteri, darvenieki, tā kā pārtulkots, latviskots, var teikt. Un arī, piemēram, ir bijuši muižas, kur sadalīts jaunsaimniecībās, piemēram, šeit ir Eleonoras vai Eleonor Goff, tātad muiža, ir vienkārši jaunsaimnieki nosaukums. Ir arī, piemēram, kur ir divi nosaukumi bijuši, divi ciemi kopā un ciemi atsevišķi tā kā apvienoti. Daudz dažādas lietas, bet jāsaka par Varakļānu pusi. Tātad, ja mēs skatāmies mūsdienu kartē, 10,000 mērogā ir pelēkā krāsā nosaukums, 50,000 mērogā kartē jau būs slīprakstā nosaukums, tāpēc kā Varakļānos ir tikai divi ciemi – Stirniene un Kokari. Pārējās ir tikai viens sēdus ar viens sētu nosaukumiem.
Likvidācija notika 2011. gadā, tāpēc, ka izveidojoties adrešu reģistram, Latgales ciemi neatbilda nekādām ciemu statusa noteikumiem. Pirmkārt, tur nebija tās līvā būve, tad viensātas ir izkaisītas, un nav arī kaut kāda infrastruktūra kopēja, un līdz ar to pašvaldībām diezgan daudz tika no zemes dienas puses, tā kā piedāvāts tos ciemus varbūt padomāt, vai viņus nevajag likvidēt, jo viņi tā kā neatbilst. Un jau Latgalē tiešām tā specifika ir savādākā parā Latvijas teritorijā, un tad bija pašvaldības, kas turējās pretī, kas neturējās pretī, Varakļāni vēl drusciņi turējās pretī, jo redziet, viņi bija pie vidzemes, un līdz ar to viņiem bija cits zemes dienests, un viņiem vajadzēja tā kā tiem vidzemniekiem tā kā vienādiem būt. Un tad viņi pirmojas, ko viņi izdarīja 2010. gadā, viņi likvidējot ciemus, paņēma ciemiem dubultos nosaukumus. Piemēram, šeit ir Maurāni, un viņiem bija Maurāna atpūtas, Maurānu upmaļi, Maurānu ausekļi, saveidoja šādas te nosaukumus. Bet viņiem atsvietos atpakaļ, tāpēc, ka ir, piemēram, lielie stradi, un lielajos strados ir, piemēram, kalna mājas, tad viņiem sanāca lielo stradu kalna mājas. Bet nosaukumi drīkst sastāvēt tikai no 2 vārdiem. Un līdz ar to tur nekas nesanāca, un viņi pēc gada, 11. gadā to visu, noņēma. Un principā ir pāris viensētas, kuras paspēja noreģistrēt zemes grāmatā tieši šajā laika posmā, no 2010. līdz 2011. gadam. Un viņas arī tagad ir ar šiem te dubultu nosaukumiem, kā piemēram šitie te Silinieku oltuži, arī ir Silinieku oltuži, tur ir kādreiz bijis Zasceņoks oltuži, blakus Silinieku, un viņi Zascenoki ir maz apdzīvota vieta, ko bieži vien padomu periodā lielākai apdzīvotai vietai tā kā pielika klāt. Un tad šie dubultie nosaukumi kaut kur Varakļānos vēl parādās. Bet 2011. gadā tātad visi ciemi izņemot tur, kur ir blīva apbūve, tātad bijušie pagasta centri, Stirniene, Kokari, ir atstāti 2 ciemi, pārējie visi ciemi ir likvidēti. Un vienīgais tātad kartēs vēl ir šie te nosaukumi kā neoficiālo ciemu, kas parādās, jo tas tomēr ir orientieris, un to nevar tā vienkārši paņemt un izsvītrot no kartas. Bet pašvaldībā, jā, 2 ciemi, un arī, ja mēs skatāmies adrešu reģistrā, tur ir tikai 2 ciemi. Man ir jautājums par to, kas ir skraiciens? To es ar vēlāk pastāstīšu, jo skraiciens, šī nomenklatūra parādījās 90. gada sākumā. Šobrīd ir mazciemi, vairs nav skraicieni, bet to es ar pastāstīšu. Wikipēdijā vēl ir. To es pastāstīšu tālāk. Vēl ir ļoti liels spēks ieradumam. Piemēram, šīs te kolhozu un padomu saimniecības. Man vislabāk patīk Balvu pusē 2 piemēri. Dzintari un Laima, autobusu pieturas. Šodien dienai viņas tā saucās. Kaut gan kolhozu Dzintars pastāvēja no 49. līdz 60. gadam. 60. gadā jau viņi apvienoja un pievienoja, izveidoja padomu saimniecību Baltinavu, bet pietura šodien dienā ir Dzintari. Kaut kā kolhozs jau nav vairāk kā 60 gadus. Tā kā ieradumam, vietvārdam ir liels spēks, un ir sevišķi tam vietvārdam, kas ir rakstīts autobusu pieturā. Ja man arī stāstīja Balvu pusē, kad brauc ekspedīcijās un prasīja vienai tantei, kā pareizi jūsu ciems saucās, Brieksīne. Viņa saka, mēs te sakam Brieksīne, bet pareizi ir tā kā autobusu pieturā Breksene. Tā kā autobusu pieturē liels spēks. Tas pats arī otrs tātad autobusu pietura Laima un vispār Tilžas pusē, Krišāņu pusē. Laima, tas ir pilnīgi atpazīstams vārds. Visi zina, kas ir Laima un kur ir Laima, bet arī Laima ir kolhozs, kas pastāvēja līdz 73. gadam. Bet, ja mēs tagad ir iznākusi jaunā grāmata par Tilžu un tilžaniešiem, tur Laima ir pieminēta un visi zina, ko tas nozīmē. Tā kā šie te tādi padomu laika vietvārdi, viņi ir ļoti ilgdzīvot spējīgi. Un arī, piemēram, tajās pašās sarunās, arī tajā Brēzekļi, tas pats Čapājovs un Matrosovs,
Viņi vēl joprojām ir apretē. Vienīgais tas, ka šeit tie nosaukumi ir tādi labskanīgi, tāpēc varbūt arī viņi ilgāk ir saglabājušies. Šeit ir tikai tādās, kā saka, privātajās sarunās vēl joprojām tas Čapājovs, Matrosovs un Kirovs un viss nav tik labskanīgi, varbūt tie nosaukumi kā Balpusē arī avangards, vecstilža, visi zina, kas ir avangards, tā kā, tur ir tādi labskanīgāki nosaukumi bijuši. Un tas pats par pūpoliem. Es pirms kādiem gadiem, 3-4, Ozolēnas pagastā ar jauniešiem man bija te viens projektiņš, un viņi man prasa, kāpēc mēs dzīvojam Bekšos, bet autobusu pietur ir pūpoli. Viņiem neviens nebija paskaidros, kas tie tādi pūpoli ir, jo tie, kas ir dzīvojuši padomu laikos, viņi varbūt arī zina, kas ir pūpoli, varbūt viena daļa arī nezina. Vienkārši tas, ka Bekšu ciemā autobusu pietur joprojām vismaz pagājušo gadu bija pūpoli, un tātad pūpoli ir bijusi dzelzceļa stacija. Padomu laikos, kad bija šis Matrosova padomu saimniecība centru, sāka saukt par pūpoliem, jo, ja mēs skatāmies arī tās padomu laika kartēs, Bekši, un šeit jau parādās, ka Bekši ir šeit, bet te, kur ir tās jaunās uzceltās mājas, ir Bekši un iekavās pūpoli. Un principā līdz šodien dienai, tagad uz autobusiem, man liekas, jau ir nomainījies, agrāk bija pūpoli uzraksts, tagad, man liekas, jau ir Bekši Rezeknes sabiedriskajam transportam. Bet, principā, šis te vārds, viņš ir tiešām ļoti ilglaicīgs, tā kā autobusu pietur vēl joprojām tātad pastāv ar nosaukumu pūpoli. Vai? Tas diezgan nesen laikas nomainīt. Vēl relatīvi nesen bija iebraucot pūpolo zīme pūpolim. Jā, tāpēc es saku, ka labi, varbūt... Jādomā vispār ir spēks un arī mainīt kaut ko baidās ar to, kādam mēs kaut ko mainīsim, ka jau mēs pie tā esam pieraduši. Pauzi droši varat iet, kā saka. Labi. Ja mēs tātad šiem normatīviem dokumentiem, principā arī ir tāda ANO rekomendācija, ka vietvārdus vajag standartizēt atbilstoši vietējo iedzīvotāju lietotajām nosaukumu formām. Un jau 93. gadā ministru padomes vietvārdu komisija, Latgales apakškomisija, tad pieņēma šādu te lēmumu, ka Latgales vietvārdos arī oficiālā lietojamā vārda celmi, vārdu celmu atstāt nemainīt un šīs te galotnes tātad pielāgot šīm te latgaliskajām formām, jo, es saku, tajā senzelīta kartēs redzējāt paši, kā šie te vietvārdi tika dažādi interpretēti. Tā. Sorry. Tagad. Ja mēs skatāmies, ko mēs esam līdz šim sastrādājuši, tad augšā ir māju nosaukumi, kas ir salikti atbilstoši kā, kurš vēlējās kādreiz. Ir arī cilvēki, kas ir vēlējušies šos latgaliskos nosaukumus, tad pirmajā rindā ir salikt visus latgaliskos nosaukumus, ir gan Batviņi, gan Tiltagols, gan Kolnesāta, gan Silagols, Uzuļnīki. Tad arī ir tādi nosaukumi, kas ir padarē latgaliski, piemēram, Andrevu mājas, nevis Andreva sāta. Ir arī ļoti interesanti nosaukumi, ir hipi, budulai, kas tik nav viensāta nosaukumos. Kā viņi ir radušies, vispār būtu interesanti, kaut gan ļoti daudz viensātā nosaukumi tika piešķirti masveidā, un vienkārši var redzēt, ka pagastā tur ir bijuši puķu dienas, koku dienas, un tad tā visiem pēc kārtas. Arī ir nosaukumi, kas ir, piemēram, Svetļačoks, tad savā valodā ir nevis horizonti, bet gorizonti, Georģīnas, arī tādi viensādi nosaukumi. Bet šobrīd, ja mēs gribam mainīt nosaukumu vai jaunu nosaukumu piešķirt, ir jāsaskaņo ar valsts valodas centru, un tur tiks piedāvāts šīs te latgaliskās formas. Tā kā, ja jūs gribēsiet viensātu cīruļi, tad jums piedāvās, ka Latgalē raksturīgs ir ceiruļi, nevis cīruļi. Bet tas ir tikai šobrīd, pēc var teikt 2018. gada, līdz tam, ko mēs esam sastrādājuši. Tā tas arī kartē viss izskatās. Kas Latgalē šobrīd ir ciemi vai sāģis?
Lai kā arī stāstīju, ka 37. gadā tika pabeigta reforma iziešanai sāģām uz viensātām, un līdz ar to viensātas veidoja ciemus, bet tas viss vēl ir tik, ieradumam tik liels spēks. Un, piemēram, 99. gadā, kad pagastiem vajadzēja pieņemt lēmumus un sūtīt tālāk adrešu reģistrs, ka tikko veidojās šos ciemu nosaukumus, tātad oficiālos, kuri ciemi ir konkrētas pašvaldības teritorijā, tad mēs arī šajos 99. gada lēmumi ir saglabāti, kur rakstīts, ka, piemēram, Latgalē tradicionālo iedalījumu ciemos neatkarīgi no māju skaita. Ja, tātad, principā pārējā Latvijā ciems 50 viensātas, tas jau ir tāds ciems normāls. Bet Latgalē neatkarīgi, vai tur ir 1, 2 vai 3 mājas, visas mēģināja pašvaldības ieskaitīt šajā ciemu statusā. Un te ir otrs no Pušmucavas pagasta lēmums, ka viņi apstiprina it kā ciemu sarakstu, bet raksta. Atstāt Pušmucavas pagastā raksturīgo Latgalē nosaukumu sāģa. Tātad it kā sāģu jau sen vairs nav, sāģis ir izgājuši uz viensātām, bet ieradumam ir spēks, un šis te nosaukums sāģa līdz pat šī gadsimta sākumam vēl joprojām figurē. 2003. gadā valsts valodas centrs izsūtīja pašvaldībām ierosinājums, ka tuvojās reformas, pagasti apvienojas novados, ka varbūt pie šīs te apvienošanās, ka tik un tā viss, nosaukumi būs jāmaina, ka varbūt, ka būtu pareizāk šīs te pareizās formas. Toreiz vēl nebija spēkā vietvārdu noteikumi, un līdz ar to tas viss bija ieteikumu tikai kā ieteikums, un principā no visiem šiem te ieteikumiem paklausījušas ir 2 pašvaldības. Ņukšas pagasts pārtapa par Ņukšu pagastu un Kubuļu pagasts par Kubulu pagastu. Pārējie to visu ir ignorējuši. Un vēl joprojām, kāds nosaukums bija 90. gada sākumā, tāds ir arī par Šobaldu dienai. Un ja mēs skatāmies, kādi tie nosaukumi ir, tad tā ir, vispār ir interesanti. Es nesaprotu, kā viņi raksta, vai tiešām adresē raksties dzīvoju Strūžānos, un ka galvenā ir Miera iela, jo pagasta nosaukums ir Stružānu pagasts, ja? Un ciems ir Strūžāni. Man ir vienkārši gribētos kādreiz prasīt, vai tie, kas dzīvo Strūžānos, viņi tiešām raksta, ka viņi dzīvo Strūžānos, Stružānu pagastā. Tas pats arī ir Greiškānos, kas dzīvo Griškānu pagastā. Ar Verēmēm ir vēl interesantāk. Tur ir tā, savā laikā mēs teritorijas plānojumu kartas zīmējām Verēmu pagastam, un mums vienkārši radās kartogrāfam jautājums, kā ir pareizi, Verēmu pagasts vai Vērēmu pagasts, kur tās garumzīmes ir jāliek. Un mēs pašvaldībā prasam, kā ir pareizi, un man sekretārs saka, es tūlītās paņemšu reģistrācijas apliecību, paskatīsimies. Man jau liekas, ka ir Verēmu pagasts, bet paskatīsimies, kas ir apliecība. Lai uzņem apliecību, tur ir 2 garumzīmes. Un no tā laika arī pagastā uzzināja, ka viņi nav Verēmu pagasts, bet Vērēmu pagasts. Un pats interesantākais ir tas, ka tas nav centrs, tas ir mazs ciems, ir Veremes, Vērēmu pagasts, bet pamatskola ir Verēmu pamatskola. Tā kā tās garumzīmes tur tā cilpos uz augšu, uz apakšu. Līdzīgi ir arī Balvu pusē ciems Šķilbani, pagasts Šķilbēni, un Ludzas novadā ir Briģu pagastā. Kā es teicu, lai nomainītu nosaukumu, tāda tie ir ministru kabineta noteikumi, nevienam laikam negribās visu to procesu iet cauri, tāpēc vienkāršāk dzīvot kā ir. Ja mēs skatāmies ciemu nosaukumos, tad šeit ir arī ļoti dažādas interpretācijas. Balvu novads. Ir 4 pagastos it kā viens un tas pats nosaukums, Mežarēja latgaliski būtu, ja? Tātad ir Mežarijas, Mežārija, Mežareja un Mežarija. 4 dažādas interpretācijas.
Tad arī, piemēram, mēs skatāmies autobusu pietura Bēšoni, ezers kartē Biešons, viensēta Biešoni un arī norāda uz viensētu Biešoni. Zināt, kāpēc tas tā ir veidojies? Kas par vainu ir? Strauda ortogrāfija, jo divskanis ie rakstās kā e ar garumzīmi. Tas, ka divskanis o rakstās o ar garumzīmi, to zina ļoti daudz. Bet tas, ka divskanis ie lasās, bet rakstās e ar garumzīmi, to zina maz. Un līdz ar to pēc strauda ortogrāfijas Bēšoni ir jālasa kā Biešoni. Bet šobrīd ļoti retais, kas to zina un lasa. Mūrnieki. Ir gan mūrnieki, gan mūrinieki, gan mūrinīgi. Tās ir 3 dažādas vietas Latgalē, bet katrā vietā nosaukums ir pa savam. Tad vēl joprojām, kā es teicu, vārds sāģa ir tiešām saglabājies un arī iedzīvotāji māju nosaukumos, tad mājvārdos sāģu ir atstājuši kā vēsturisku, varbūt vēsturisku tādu liecību vai kā, jo ir arī šīs te māju nosaukumi ar vārdu sāģa. Vēl pašvaldībās ir līdzīgi, kā es runāju par stapuļiem, kur bija seļskos obšestus dažādas. Arī pagastā bieži vien ir, ka pēc dažādām šīm administratīvu teritoriālajām reformām ir vienā pagasta teritorijā vairāk pagastu teritorijas saplūdušas, bet ir vienādi nosaukumi. Un tad tās interpretācijas, piemēram, pirmās drankas, otrās drankas. Citām varbūt radīsies, kuras ir pirmās, kuras ir otrās. Ja? Tad ir ar vienu burtu atšķirība vienā pagastā Jaunzemļi un Jaunzemļi, N-burtiņš vēl papildus klāt. Juridiski viss pareizi, bet ar tiem pašiem Jaunzemļiem bija situācija, ka izsauca, ja nemaldos, ugunsdzēsējus, bet atrodās tie Jaunzemļi viena līdz otriem kaut kādu 15 km attālumā un ka aizbrauc uz nepareiziem Jaunzemļiem. Jo, tik lielā attālumā, ja tu brauc no tiem ceļiem, tu jau neredzi, kur tu brauc. Broki, brokas. 2 atšķirīgi nosaukumi, kā atšķirt grūti. Šobrīd vairs neļauj numerāciju likt nosaukumos, bet vēsturiski ir saglabājušies. Sevišķi Daugavpils pusē ir ļoti daudz, kas ir numurēts. Gan viensādi nosaukumi, vēlāk pastāstīšu, gan arī šie ciemi nosaukumi, Peski 1, Peski 2. Laucesa, Laucesē. Astrauskie, Astrauski, ir arī paskaidrojums, ka tie ir otrie Astrauski. Arī šādas interpretācijas. Man pat labāk patiktu, ka, piemēram, tās pašas drankas būtu Naudrānu drankas, Makašānu drankas, es saprastu labāk nekā pirmās, otrās. Jāpiedomā, kuras ir kuras. Vēl ir līdzīgi, kā es rādīju, ar pagastu nosaukumiem un ciemiem, tas pats ir ar viensētu nosaukumiem un ciemu nosaukumiem. Piemēram, Pilskalna ciemā ir tikai 2 viensētas. Viena ir Pilskalns, otra ir Pilskalns. Juridiski viss pareizi, kā orientieris ļoti grūti saprast, kā orientēties. Labi, viņas nav tālu viena no otras. Tad ir, ka iedzīvotājs ir ielicis latgalisko nosaukumu mājai Krūgasāta. Ciems ir Krogasēta. Arī es domāju, ka adresi vēl raksta dzīvoju Tumenku Tuminkos, vai Bieža Krūga Vēžu Krogā, Uzulišķi, Ozolišķi, Lēnīki, tur J-burts, Kaušališķi, Kaušališķi, Bela Moje vai Belo Moje. Un arī ir tādas kartē sastopumi, ka ir tulkoti viensādi nosaukumi, bet bieži vien es skatos, ka tās viensādes ir vai neapdzīvotas, vai tur kāda drupa ir jau, ka ir vienkārši, vai nebija kas izdomā to nosaukumu, ka vienkārši Gorodokā ir pilsētiņas, Čornomordos ir melnpurņi, Zaboloķjā ir aizpurvi, Čolkos ir bitītes. Arī šādā veidā interpretācija. Tad arī Svetliči un Svetlici. Ja? Ciema nosaukums, mājas nosaukums. Protams, arī tas, ka latviešu valodā it kā nevajadzētu beigties nevienam
nosaukumā Marau burti, bet kartēs viņi ir diezgan daudz. Ir arī ciemu nosaukumi, kas ar O beidzās, pēc latviešu pareizrakstības tā nedrīkstētu būt, bet ir arī kā pie šeit ļandīna piemēra. Tad Latgales vietvārdi dabā un kartēs. Skatāmies, braucam dabā, ko mēs redzam? Mēs, protams, redzam autobus pieturas, un mēs redzam vorkļi. Nav apdzīvota gan vieta vorkaļi, bet vorkaļu kapi turpat blakus. Ja? Vorkaļi ir vorkļi, ķipļuki ir ķipļuki, plešaunieki ir pļešaunieki, miglinīki ir miglenieki, zviergzdava ir zjorgzdava un samugals ir samugole. Vecslobada ir, piemēram, ceļazīme norāda, ka ir Vecslobada, ciems ir Vecslobada. Bet, ja mēs paskatāmies, šīs, es domāju, ka vairs droši vien, ka nav ceļazīmes, bet te ir Vecslabola no Vecslabodas. Vispār īsti? Arī skaisti. Es teiktu, šis varbūt ir noķerts moments. Es domāju, ka tā ceļazīme droši vien saņem ir nomainīta. Vēl es nezinu, kā Rēzeknes pusēs vairāk, man ir varbūt saistība ar Ludzas pusi bijusi, bet Ludzas pusē ir saglabājušies vēl padomu laikā bija tāda viensāta numerācija, ka vienā ciemu padomē visām viensātām tika piešķirti numuri no 1 līdz pēdējai viensātai. Un tad bija šādi Dzereuņa bondari, 238, te apakšā vēl bija arī uzvārds saimnieka. Arī latviešu pusē bija latviski šādas te pie mājām šie te numuri, bet viņi vēl šur tur ir saglabājušies. Tad Latgales ciemu nosaukumi Latvijas kartē. Ir ļoti daudz Latgalē ciemu ar vienādiem nosaukumiem. Ja mēs skatāmies, tas ir dažādās Latgales vietās, bet ja mēs skatāmies, mums ir gan akmenīši, ontamiški, apšinīki, beļetnieki, un tādā garā. Tad kaut vai ar vienu burtu, ar vienu mīkstinājumu zīmi, bet ir atšķirības. Un to, ko es stāstīju, ka mums ir šī tautas staigāšana bijusi, un to mēs redzam arī vietvārdos. Gan ciema nosaukumos, gan ezeru nosaukumos, ka pie mums ir esti, igauņi, poikas, litovski, lielie lītaunieki, mazie lītaunieki, ir arī vienkārši lītaunieki, ir poļaki, latiši, opščinas, Varšavas, poļu gorbuni, krievu gorbuni, ir arī Stiglova, latviešu, krievu, tad arī šī tāda dalīšana, un arī šie te slāviskie nosaukumi ir Šķaslīvi, Pusķaki, Bogomoli, Belomojki, Volkarezis, Jataja Gorka, Padubja, Novoselci, Podseļa, Lietņī Kuķi, Černogorka un tā tālāk. Un arī ezeru nosaukumos, ir sevišķi, tie ezeri ir mazākie, lielāki, ir kaut kur arī kaut kāda, ir gan šis latviskais, gan krieviskais nosaukums, bet arī ir tie mazie ezeri, ir gan Slatkoja, gan Sļepoja, gan Mušņa, gan Veduščie, Svetļiņkīs, Guhars, Krugļiņkoja, tā kā arī Gļinēja Ručē, tātad arī šeit slāviskie nosaukumi parādās arī ģeogrāfiskos objektos. Un šeit ir viens spilgtāks piemērs, kur redz arī šo te veco nomenklatūru, ka ir gan Sloboda, gan Zašķenki, gan vienkārši Ribaki, Zašķenku, Ribaki un Ribaku Sloboda. Vietvārdu kaulis. Piemēram, Strūžāni. Tur bija 2018. gadā nepajokam, kad Gaigalovas pagastu Strūžānus gribēja pārdēvēt par Vecstrūžāniem, jo redzat, Rēzeknes novadā šiem te ciemiem, kuriem ir blīva apbūve, kā Vecstrūžāniem, Jaunstrūžāniem, viņiem ir teritorijas plānojumā noteikts arī ciemu robežas. Un, protams, neērtības rāda, ka vienā novadā ir 2 Strūžāni, lai viņi arī atrodas dažādos pagastos, bet bija izlikta sabiedriskā apspriešana, un Vecstrūžāni stingri pateica, ka viņi ir strūžāni. Viņiem ir strūžānu mūža bijuši, un viņiem ir šis te nosaukums, un viņi nepaliks par Vecstrūžāniem. Bija savā laikā no Balvu Gulbenes tās šosejas norāda Vecstrūžānu 4 kilometri, un mūžīgi tie veci tika ar krāsu aizkrāsoti. Beigās nomainīja Rogolka 20.
Tad, piemēram, šie paši skolas bija Vecstrūžānos Strūžānu skola, kādreiz jau sen likvidēta, un Jaunstrūžānos, Strūžānos Jaunstrūžānu skola. Arī teica tie, kas strādāja skolās, ka dažādi tur bija, ka uz ne to skolu aizsūtīja un vēl visu, kurieriem mūžīgās problēmas ar tiem diviem Strūžāniem. Un šobrīd ir tā, ka norāde uz saucamiem Jaunstrūžāniem ir Strūžāni, bet ja mēs iebraucam Vecstrūžānos, vairāk nav šādi Vecstrūžāni. Ir tā ceļozīme, kur es nezinu, vai otri ir Latvijā. Strūžāni Jēgalovas pagasts. Par to vēsturi, kāpēc Strūžāni otrā pusē, viņus vieno Strūžānu purvs, viena ir vienā purva pusē, otra ir otrā purva pusē. Ja kādreiz vēl lika iekavās Vecstrūžāni, Jaunstrūžāni, tad tagad ir tikai Strūžāni. Un vēsture ir tāda, ka principā projekts veidot šo te Strūžānu kudas fabriku bija vecajos Strūžānos. Un teica, ka atbraukuši tie projektētāji un kolhozas priekšsādātājs saprata, ka viņam vajadzēs zemi rūpnīcai, te pārstrādes kūdras fabrikas, vajadzēs zemi ciematam, vajadzēs visur, kur viņiem zemes ņems kolhozam nost. Viņiem tāds diezgan turīgs, labs kolhozs bija. Un tad teica, ka kolhozas priekšsādātājs esot labi pacienājis to komisiju un pateicis, labāk taisiet to ciematu otrā ciematu purva pusē. Tur būs labāk jums. Tuvāk, Rēzekne, viss. Un tā arī izdarījuši, ka tas nosaukums jau projektam bija apstiprināts, ka tad Strūžānu ciemas un Strūžānu purvs, bet to pašu ciematu izveidojuši otrā pusē purvu. Tāds tas nostāstīts ir, ko man stāstīja. Tur iepriekš bija kaut kas apdzīvots? Tur ir tieši tā estu ciems. Esti. Kur ir Strūžānu kūdras fabrika uzcelta. Un tālāk sēļi, esti sēļi, kaut kur tur blakus laikam kaut kāda Igauni bija. Tur ir poikas, tur ir Igauni, tur ir esti, tur ir bijuši. Jā, tur kārtīgs Igauņu tāds. Jā, pēc vietvārdiem izklausās. Jā. Un arī dažādiem, kā saka, ģeogrāfiskiem objektiem arī ir dubult nosaukumi. Kā šajā gadījumā, redzat, ir Janavas Beitāna ezers, jo no Janavas puses to sauc par Janavas ezeru, no Beitāna puses par Beitāna ezeru. Un līdz ar to ir šis dubultais nosaukums. Tātad nav tāda vienota nosaukuma. Tas bieži vien arī ir lieliem purvu un mežu masīviem, ka no katras puses sauc savādāk. Tālāk arī, ja mēs skatāmies vēsturiskajās kartēs, tad arī parādās šie dubultie nosaukumi vēl starpkara periodā. Piemēram, Ilzaskalna pagastā ir Škerbinieki, Putrenīki bijuši. Tagad ir tikai Škerbinieki 1, jo Škerbinieki 2 ir Verēna pagastā. Tad ir Notrāna pagastā bijis Jaunzemi Jarumēniki. Tagad ir tikai Jaunzemļi vai pa vecam Jaunzemi, kas iekavās parādās. Tad arī līdz 89. gadam Ilzaskalnu sauc par gailumiem, jo bija padomju saimniecība gailumi. Arī toreiz ciemapadomes nosaukums bija gailumi un arī apdzīvota vieta, kā redzam kartē gailumi, Ilzaskalns iekavās. Un arī dažādos laikos ir Ilžukolns vai Ilzaskalns. Godīgi sakot, šī te, kā ir pareizi, viennozīmīgs atbildes nav arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem, citi uzskata, ka pareizi ir Ilzaskalns, citi tikai Ilžukolns. Tagad ir uzlikta zīme, latviskais un latgaliskais nosaukums, var teikt, ir abi divi. Kā es stāstīju, tātad, ka ciemu status apstiprināšanā lielu lomu spēlē arī šīs kultūra vēsturiskās tradīcijas, jo Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē pārsvarā ciemu status ir noteikti tām apdzīvotām vietām ar 50 un vairāk pastāvīgiem iedzīvotājiem. Latgalē, tātad ciemu kategorijā, kā es jums stāstīju, tātad tika ieskaitītas gandrīz visas apdzīvotās vietas, arī no 2 un 3 viensētām, bet problēma visu laiku bija ar to, ka bija apdzīvoto vietu likumā tikai parādījās apdzīvotas vietas pilsētas un ciemi. Šobrīd, 2020. gadā, ir ievests vēl 3. termins mazciemi, un tātad mazciems pēc definīcijas ir vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta,
ar dominējušu izklaidi vai dominējušu koncentrētu apbūvi, kur novada teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas, kuras nosaukums ir iekļauts Latvijas Ģeoloģiskās informācijas aģentūras vietvārdu datubāzē, un novada doma vai pašvaldības kompetentā institūcija nosaka mazciemā ietilpstošās adreses. Tātad, kuras viensākas piedara konkrētam mazciemam. Tā kā šobrīd tā problēma ir atrisināta, ka vairs masveidā neliek pašvaldībām likvidēt ciemus, bet vienkārši viņi tiek iekļauti mazciemu kategorijā. Līdz šim tā bija liela problēma. Par ciemu robežām. Teritorijas plānojumā, principā, tos ciemu robežas nosaka tādai blīvai, koncentrētai apbūvē. Un te ir Ilzeskalna piemērs, kad, principā, ciema robeža tika samazināta, un šīs te vēsturiskās viensētas, kas kādreiz ietilpa Ilzeskalnā, tagad ir kā atsevišķas viensētas bez ciemu. Tā kā ir kur tā robeža netiek samazināta, kur tiek samazināta, kāda apsvēruma ir tur jāprasa plānotājiem teritorijas. Principā ir, kā saka tā, kā šeit Ilzeskalna piemērā, ka ir šīs te viensētas, piemēram, te Lejas Danči, viņi ir kā atsevišķi viensēta un adrešu reģistrā, vai Ranči, piemēram, piemērā ir, tātad viņiem adrese ir Ranči, Ilzeskalna pagasts Rēzekļas novads, kādreiz viņiem ir Ranči, Ilzeskalna pagasts Rēzekļas, toreiz vēl rajons. Tātad adresācijas vēsturē redzam šo te adresāciju. Tālāk, līdzīgi ar šo te vēstures fiksāciju vajadzētu būt arī tur, kur ir likvidēta ciema. Te ir vēl viens piemērs. Tā lielā ciema likvidācija principā bija 2 novados Varkļānos un Rugāju novadā. Tad Rugāju novadā toreiz ietilpa 2 pagasti, Rugāju un Lazvakalns. Un Rugāju novadā kopā nolikvidēja 107 ciemus, atstāja 3. Tātad oficiāli ciemu vairs nav uz kartēm, kā es teicu, ciemi parādās. Tātad 10 000 mērogā viņi ir pelēkā krāsā, šeit ir slīprakstā, bet šeit vēl ir pirmē, šobrīd nav aktualizētas šīs kartas šeit teritorijai, bet uz priekšdienām neoficiāliem ciemiem ir viena laba lieta. Viņiem vairs nav jāliek pašvaldības apstiprinātais nosaukums, jo viņš vairs nav spēkā, bet var likt tātad atbilstoši šītiem kultūra vēsturiskām tradīcijām, kā šeit Cūku sala būs Cilku sala. Bet zemes dienas adrešu reģistrā pie adresācijas objekta vēstures nekur neparādās, kad tā Cūku sala ir nolikvidēta. Es tādu speciālu piemēru paņēmu, ka Cūku salā ir viensāk ruksīši, man tādā pat ļoti tā tematiski. Lūk, tā kā arī mēs nedomājam par to, kas paliks nākotnē, jo es domāju, ka adrešu reģistrā, ja tika likvidēts ciems pie adresācijas objekta vēstures, to vajadzētu minēt, kurā datumā tas tika izdarīts un kad tā adrese mainījās. Un, diemžēl, tādas informācijas nav. Un tad, ko stāst vietvārdi? Vispār ir ļoti interesanti palasīt kartē, kādi ir mūsu jaunie vietvārdi. Pirmā kārtām ir tādi ļoti poētiski, piemēram, dzīvības sakni vai mīļās mājas. Man patīk Ludzas pusē pie kapiem ir viensāta ar nosaukumu Iedvesme, ir mantojums, ir Igors pils, brāļu līgsta, mīļā zeme. Šeit es domāju, ka tajā dienā ir bijuši dārzeņu diena paši vietvārdu piešķiršanā, mājvārdu piešķiršanā, kad kaimiņos dzīvo Redīs un Villas. Un vēl ir arī interesanti ar ciemu nosaukumiem. Piemēram, Kreipāne. Daugavpils pusē ļoti raksturīgi, ka viņiem ir pilnīgi haotiski numerācija. Viņiem ir Kreipāni 6, Kreipāni 7, Kreipāni 20, Kreipāni 3. Es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar šo te viensāku numerāciju. 1, 2, 3, 4, 5, viņi arī tāpat ir atstājuši. Kā šobrīd gan adrešu reģistrā nav šī te numerācija vairs atļaut, bet Daugavpils pusē ļoti daudz, kur tiešām ir šī te numerācija šādā veidā atstāta. Tad man ļoti patīk ciems Ūdeņi. Ar ko jums viņš asociējās? Viņš ir ļoti labskanīgs vārds visos laikos bijis. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tas nav Ildiņš, tas ir Ūds. Un Ūdeņi
mēs skatāmies Latgales kartē un arī visas Latvijas kartē, tad mēs varam Audriņus atrast Dienvidkurzemes novadā, Dricānus Krāslavas novadā, Feimaņus Preiļu novadā, Nautrānus Ogres novadā, Rikavu Balvu novadā, Varakļānus arī Dienvidkurzemes novadā. Tā kā tā ģeogrāfija ir milzīgi plaša, tāpat arī Daugavas, Gaujas, Ičas ir pa visu Latviju, visu kaut kur ir tādi mājvārdi, kur varētu vispār painteresēties, kāpēc tās nosaukums. Jo ģeogrāfiski pavisam cits asociācijas ar to konkrēto novadu, kur tas atrodas. Vēl pastāstīšu, man bieži arī, pats kartogrāfijas jomā strādāju, prasa, kāpēc uz kartē ir tik aplama nosaukuma. Šī ir 2017. gada karte, jaunajās kartēs vairs tā nebūs, bet pastāstīšu, kāpēc. Šeit ir vienkārši pagastu robeža, arī novada robeža kādreiz, tas bija Bērzgales pagasts Rēzeknes novads un Mežģu pagasts Kārsavas novadā, tagad Ludzas novads. Un katrā pagastā vienkārši vēsturiski ciems sadalīts divās administratīvās teritorijās, un katrā pagastā pagasts ir piešķīris nosaukumu. Un ja mēs liekam uz kartes, mēs jau liekam oficiālo nosaukumu, ko piešķīra pašvaldība. Un Mežģos bija Augstī kolni, un Bērzgalē bija Augstī kalni. Un uz kartes tas izskatās ļoti realizēm. Pie šitā varu vienu jautājumu. Nesaistītu jautājumu par piktogrammu. Tā ir augstsprieguma līnija, jā, atzīmēta? Ar bultiņām. Ar bultiņām ir augstsprieguma līnija. Tas ir standarta apzīmējums, jā? Jā. Paldies. Un vispār Rēzeknes novads bija interesants ar to. Mēs jau 2018. gadā kopā Latvijas ģeoloģiskās informācijas aģentūrā un Toponikas laboratoriju mēs ar darbiniecēm apbraukājām visas Latgales pašvaldības, vienkārši viņas painformēt. Jo vienkārši pašvaldības arī neaizdomājās, kāds izskatās kartē, mēs viņus painformējām gan par šiem te nosaukumiem, kuri ir latviskoti, gan par šiem te robežas ciemu nosaukumiem. Un viss, var teikt, tāds sadrumstalotākais pašvaldība, kur tiešām tie ciemi ir dalīti uz vairākām pašvaldībām, ir tieši Rēzeknes novads. Un 2018. gadā mēs viņiem norādījām, ka tur citur vienkārši bumbiški, abas formas ir pareizas. Bet, uz kartes tas izskatās, tas nav labais stils. Un Rēzeknes novads tiešām mūsos ieklausījās. Un robežas ciemu nosaukums šobrīd ir sakārtojas, un tad ir vai viena forma vai otra pieņemta, bet šādas vairs uz priekšdienām kartēs jaunajā izdevumā vairs šīs te vietvārdu problēmas tieši ar robežas ciemiem nebūs. Bet ar vietvārdu pierakstu atšķirībām tur gan viss ir atstāts pa vecam, kā kurš grib, tā tas raksta. Piemēram, ir pašvaldības, kuriem ir šī nosaukuma, kas beidzās ar iški, citi raksta iški, citi iški. Tas tā ļoti izteikti. Tāpat arī tas iu un iu, īki vai ieki, tātad te ir un nīki, lucatnieki, tas pats Ilzas kalns, Ilžu kolns. Tad, kā es teicu, pēc Stroda gramatikas tātad ir šie te bierzinīki vai diervas un ir dērvaliene, ja? Tātad kurš, kā šo te pamatnosaukumu. Un arī 2007. gadā ir izdota tāda Latvijas ciemu grāmata, kur arī ir šie nosaukumi arī norādīts, ka tur ir kļūdaini. Vienkārši pašvaldībā tā nav prioritāte, ja? Ar kaut kādiem nosaukumiem, kaut ko tur precizēt. Viņiem ir pietiekuši, kā mums arī atklāti pateic, ka mēs braukājam pašvaldībā, mums ir daudz citas problēmas, ar ko tik garā. Šī ir, kā saka, otrā plāna problēma. Un arī, kā saka, bieži vien, ja karti atļauj, mēs kartogrāfijā liekam iekvās šos te, vai latgaliskos nosaukumus, vai tur, kur ir nepareizi kaut kādi nosaukumi un tās atšķirības ir būtiskas. Bet tas ir atbilstoši mērogam, jo sīkāks mērogs, jo vietas mazāk kartē, un līdz ar to šī te iekavās nosaukumi dubultie netiek likti. Mans mīļākais piemērs ir pēc Stroda ortogrāfijas Preiļu pusē, kur ir Zvierkža varaža un otrā pagastā ir Zvērkža varaža.
viens un tas pats, pieraksti dažādi, jālasa vienādi. Un arī, piemēram, ja mēs braucam, piemēram, Vēstules pusē Bieržu baznīcu, mēs jau lasam tā kā ar zīmēm, mēs lasam Bieržu baznīcu, kaut gan arī vajadzētu būt Bieržu baznīcē. Un arī tie paši Pērtnīki, arī, ja mēs skatāmies pēc adrešu reģistra, tad ir Pērtnīku zivju mazaļu audzētavu, kas atrodas Pērtnīkos, un ir Pērtnīku atpūtas komplekss. Tā kā Pērtnīki. Tur vispār bija interesanti ar tiem Pērtnīkiem, ka tur bija 3 pagastu robežās Pērtnīki sadalīti, un katrā pagastā bija cits nosaukums. Bija Pērtnīki, Pērtnieki un Pērtnieki, jā, garoja. Tā kā tur bija vēl vairākas tās interpretācijas. Nu jā, principā būtu pareizi rakstīt pirtnieku, ja mēs gribam latviski rakstīt, nevis pērtnieku. Un arī laika gaitā dažādi nosaukumi ir mainījušies, vienkārši nepareizi interpretējot. Nu, piemēram, loči, lāči, lociki šobrīd, aužgarīši ir palikuši par aužguļāniem, ņiloju ručēji ciems ir ņila ruča, meža kursīši ir meža kurtiši, ubadziši, kas ir zabories ubadziņš. Tepat cirmas pusi Cereļova ir palikusi par Cereļeva, un kas man ir pats interesantākais latgaliskais vārds brūveri, arī dažādi ir pierakstīts. Piemēram, Krāslavas pusē, Šķeltavas un Andrupenes pagastā ir brīveri, bet Preiļu pusē, Aglovas un Rudzādu pagastā ir brūveri, no vārda brūveri. Tātad izcelsme viena un tā paša, bet pieraksts dažāds. Un vēl ir interesanti, ka Daugavpils pusē Maļinovas un Naujienas pagastā ir tāds robežciems, kur vienā pusē ir makreņāta un otrā ir makarāni. Tad vietvārdi pagastu nosaukums. Ar pagastu nosaukumiem arī ir interesanti. 2 piemērus pastāstīšu. Nautrēna un Gaigalova par pagastu nosaukumiem kā tādiem. Ja mēs ņemam vēsturiski, tātad Rogovka ir izveidojusies apmēram 1799. gadā. Uz šīs kartas vēl viņas nav, es vienkārši ieliku, kur viņi šobrīd atrodas. Un Rogovkā ar Nautrēniem līdz šim vienīgā saiste bija tā, ka ir Nautrēna Romas katoļu baznīca. Kādreiz tā bija Zaļmuižas draudz, bet nu jau 1799. gadā, kad Rogovkā pirmā baznīca tika uzcelta, jau tad skaitījās Nautrēnu draudzes baznīca, jo viņi ir pie pašas pat robežas, tāda ietilpst lielākā daļa Ilzeskalna, bet apdzīvota vieta Nautrēna, ja mēs skatāmies šajā kartē, atrodas nevis Ludzas apriņķī, kur arī Rogovka atradās kādreiz, bet Rēzenes apriņķī nav. Tātad Ilzeskalna pagasta teritorijā ir bijuši mazie Nautrēni un lielie Nautrēni. Tātad, principā, ja mēs skatāmies šeit ar Nautrēnu pagasta robežu, tad Nautrēnu vārdu piesaisti. Nav nemaz Nautrēnu teritorijā, bet Ilzeskalna teritorijā. Un Gaigalovas pagastā arī, tātad pa vecam Gaigalovas pagastā ietilp arī Nagļu pagasts un Gaigalovas muiža, tātad šobrīd atrodas Nagļu pagasta teritorijā, bet jau ne tikai pagasts ir paņēmis Gaigalovas muižas vārdu, bet arī Bikova ciems ir pārdēvēts par Gaigalovu. Tā kā it kā pat šīs teritorijas ir pavisam ar kaut ko citu bijušas saistības, bet šobrīd šis te vārds ir paņemts. Vietvārdu pārdēvēšana. Tie ir ļoti interesants piemērs no Salnavas puses, kur es nevarēju saprast arī kartēs skatos Liepusala, vecajās kartēs Paltava. Sāku pētīt. Izrādās, ka nosaukums vecajās kartēs, tas ir 1785. kartē, ir Paļtava. Te arī redzam, ka Paltava, tas ir cēlies no vārda paļķis, peļķe. Vēlāk kartēs jau no Paļtavas pārtapis par Platovu, vēlāk jau par Paltovu, un beigās laikam vietējiem iedzīvotājiem tas nosaukums absolūti nav paticis. Padomu laikā viņu pārdēvēja par Liepusalu, un tagad ir Liepusala. Arī tādi piemēri.
Un visbeidzot, te ir arī tāds vecs raksts, jāsaka, 2012. gada, kad bija liela cepšanās, jāsaka, par diršu nosaukumu, tātad Ciemas Ilzaskalna pagastā. Vietējiem iedzīvotājiem pret nosaukumu absolūti nekāda iebilduma nebija, bet iebildums bija iedzīvotājiem, kurš bija nopircis māju diršos, un viņam ļoti nepatika šis te ciema nosaukums. Un arī šajā rakstā bija rakstīts, ka, ja labāk būtu, ka visus šos te ciemu nosaukums vispār izdzēs no kartēm un pilnīgi pietiktu ar māju nosaukumiem un pagastu. Jo tā, viņš saka, es esmu progresīvas kultūras piekritējs. Tātad progresīva kultūras piekritēji ciemus svītot vispār no kartēm kā tāda. Bet no vecajiem vietvārdiem, viņiem tomēr ir viena kopīga pamatpazīme. Viņi nav radušies vienkārši tāpat. Tas, ka līdz mūsdienām nav saglabājusies ļoti žēl šī vietvārda izcelsme. Vienīgais, ja tas ir, kā saka, nodots no paaudzes uz paaudzes, kāds kaut ko zina. Piemēram, Ciemas Kitko. Man arī viņš neko neizteikti, man nepastāstīja Kitkovas vēsturi, no kā ir cēlies šis te nosaukums. Izrādās, ka Kitkas ir sīna veikši. Un tas vārds ir cēlies no tā, ka tur ir bijuši labas pļavas, labas siena ražas, un tās sienu likuši kitkās un pārdevuši tās kitkas. Un no tā tas nosaukums Kitkova. Ja? Tā kā mēs sakam, tā ļoti žēl, ka tādu nosaukumu skaidrojumu maz ir saglabājies, bet es domāju, ka mēs daudz ko esam zaudējuši ar to. Tagad arī daudz, kas man prasa, no kurienes tas nosaukums, no kurienes, kā es varu zināt, no kurienes. Nav tādas informācijas. Un par neoficiālajiem vietvārdiem. Tātad neoficiālajie vietvārdi, kā es teicu, ir dažādi šie te ģeogrāfisko objektu tādi mikrotoponīmi. Un šeit ir piemērs no Meltrāna pagasta vietvārdu kartes, kur es izveidoju. Un principā pirmais uzmetums jau bija 2007. Gadā un 2022. Gadā mēs to kartu vēl papildinājām. Un vienkārši tā ir tāda lieta, kas principā arī, kā es teicu, mēs ielaicām pēdējā vilciena vagonā, tātad paliek mazāk laukos iedzīvotāji, un līdz ar to arī šie te vietu nosaukumi, kas ir no paaudzes paudzē, saglabājušies, iet mazumā. Un te ir vienkārši tādi piemēri, ka jebkuram kalnam, lejai, ūdenim, visam tam ir savi nosaukumi bijuši. Katram kalnam, vai tas ir Aiztarnieku kalns, vai Rumbuļu kalns, vai Dīga kalns, Loža kalns, Siekra kalns. Pagastā ir arī Ančakrista kalns, Dīva kalns, Buļķeris kalns. Ļoti daudz un dažādi nosaukumi. Un arī interesanti ir arī tā vēsture, kā tas ir cēlies. Protams, arī mēs visu nezinām. Bet ir vēl arī zinātnēji, kas kaut ko pastāsta, ka Buļķeris kalns vienkārši tas kalns kā pudeli izskatās tādu kā pudeles kaklu. Vai arī Dīva kalnā dzīvoja vīrietis, ko sauc par Dīvu, bet viņš svētdienās uz pirti gājas. Es svētdienās uz pirti tikai divus varīju. Visādi tādi nostāsti. Ančakrista kalns, kā saka, tur es nezinu, izcelšanos. Tur gan jau Ančakrists dzīvoja. Tas ir ļoti interesanti, tos vietvārdi, arī tos izcelšanos, ka kāds pastāsta. Arī tīrumi pļavus, peļu dieru. Vēl šajos te mikrotoponīmos saglabājās vecā latgaliešu valodas šīs te, piemēram, dieru. Kas ir dieru, zināt? Dieru ir tīrums. Peļu dieru. Tur ir vienkārši ļoti tāds kalnēns apvidus, un tie tīrumi ir tik maziņi, ka tur tā kā pelīti tikai pārskriet var. Peļu dieru. Saka, tās izcelsmes ir ļoti, ļoti interesants. Un arī ūdeņiem, tātad Dabušo tilta kanava, Zabļa kanava, Oranžas kanava, Putriņīgs, Tūkas kanava, arī katram grāvim ir savs nosaukums, un arī tie mikrotilpnījumi ir veidojušies gan padomju periodā, gan jau simtiem gadu veci, tā kā ļoti, ļoti dažādi. Un arī šīs te atsevišķās vietas ir fermas, arī Meltrāna pagastā ir šeit bijuši tādi, tā saka, slapjās pļavas, var teikt, un cilvēki tiešām brauc peļņā uz to pašu
Pēterpili un par iekrāto naudu mēģināja izpirkt šīs saimniecības, var teikt, pilnīgi līdums tādās neiedomājumās vietās. Jau pats nosaukums Šļēsnis Latvijā vieta, ja? Ir mazo Šļēsni, lielo Šļēsni, un tur bija vairākas saimniecības tajā mazajā lielajā Šļēsnī. Vai arī šīs te Uzunsola, Kopču sola, kas veidojās Dzerža Vorta nosaukums. Un vēlāk šīs te atsevišķās fermas, viņas, kā viensāds, viņas tika piesaistītas kaut kādam ciemam. Un ja mēs meklējam, piemēram, apdzīvotās vietas nosaukumu, bieži vien tādu Kopču sola pie Čorņiem jāmeklē, vai Dzerža Vorta pie Dierbā. Šeit arī pie kapiņiem Gailumu tā viensādi jāmeklē. Tā kā arī tāds atsevišķs viensāds, kas ļoti daudz ir tieši Balvu pusē, Gaigalavā, Nautrānos, tāds apvidus, kur šie te gan šajā Nautrānos, gan šīs te viensādes nav veidojušās ar vidzemnieku ienākšanu, bet tas ir veidojušās kaut kur pagājušā gadsimta sākumā, jo 1908. Gada sarakstos viņi vēl nav. Bet ir 1913. Gadā, kad ir zeme iegādāta atsevišķi dokumenti. Tā kā, principā, viņi ir kaut kur ap Pirmo pasaules karu apmēram tajā laikā izveidojušies. Un tad jau šeit ir iepirkuši vietēji vai pagastu iedzīvotāji, vai blakus pagastu iedzīvotāji, vai ienācēji no kaut kādiem citiem pagastiem, bet šeit ir vairāk tieši latgalieši pirkuši zemes Balvu pusē, kur ienāca šie te vidzemes saimnieki, tur ir tiešām šie te pārnamoti latvieši bijuši, kas iepirkuši tās zemes, tāpēc arī Balvu novadā arī ceļazīmes tiek ar krāsu aizsmērētas latgaliskais variants, jo viņi uzskata, ka tā nav Latgali, ka viņi ir Latvija un nav ko darīt, jo viņiem tās tradīcijas ir saglabājušies atkal kopējas ar vidzemniekiem, un viņi negrib būt pie Latgales bieži vien, ne viss, protams. Un arī, ko stāsta šie te vietvārdi, arī, ka mēs šos te nosaukumus apkopojam, tad var redzēt, ka zaļmuži, kas tika sadalīti jaunsaimniecībā, saukt par muižas tērumu vai par permu zemi. Tātad tie iegājēji arī viņiem tā mājas nosaukumi, kā es rādīju, tur bija celmiņi un laimīgas un baloži un visādi tie latviskie nosaukumi, bet viņiem kā mājvārdi izmantoja vietu, no kurienes viņi atnāca uz viensēdību. Mupēķīgi cēvoja, no drankīgi cēvoja. Tie nav draņķīši, tie ir draņķīši. Šis te mājvārds rādās. Un arī, ja mēs skatāmies citur, kas sāģās ir dzīvojuši, viņiem arī, piemēram, Znoteņu sāģā visiem bija Igulāns uzvārds, bet viņiem bija Augustāni, tad Augusta bārni, Jezavāni, Jezupa bārni, Silvāni, Silvestra bārni, un arī šīs te iesaukas, un man oficiālos vietvārdos rēt, kad viņas kā mājvārds ir paņemts, bet viņas ir saglabājušas arī līdz mūsdienām. Un arī, piemēram, Deks, Dūbis, Dekterīņa, tad mēs redzam, ka šeit ir darba tecināta, Miglinī, kurus mēs redzam veco skolas vīta, kur atradusies skola, un arī te ir Tolkas dierva, tad dierva tīrums, ir gan rošča, gan diers, gan tā. Arī pēc šīm te konfigurācijām, piemēram, upes līkums ir pīnakuļa, vai šeit ir interesanti Nautrāna pagastā ir 200 hektārus muškungs paspēlējas kārtīs, un viņi piederēja Makašāna pagastam. Un tur ir bijušas šīs tāda gara, 200 hektāru tāda šnore, kur ir vienkārši pļavs, arī pēc zemes tās agrārās reformas sadalīt Silzaskalna saimniekiem, tās puses, kas Makašāna pagastā skaidījās. Un pēc tam kolhos laikos tur arī bija pareizīs ceļš, bija kolhos Silzaskalnā, bet pareizo ceļa pļovs atradās Nautrāna pagastā, un tā viņas arī sauc pareizo ceļa pļovs. Tā kā tas ir kolhos nosaukums. Bet beidzot derīgi izrakteļi vietvārdos. Bišķiņi grib paspēlēties, vai jūs zināt, kas ir žvirs? Žvirs ir brāns, žvirā dūbis. Tad, kad mēs taisījām Nautrāniem kārtu, man arī viens ieradīts, es visu mūžu esmu peldējusies žvirā,
grāmatvedēs, bet es domāju, ka tas ir tā grāmatvedra nosaukums. Es nezināju, ka Žviradūbis ir tas pats grāmatvedrs, tikai latgaliski. Pleit. Veids ir dalobīts. Arks, arkinīgs. Nu, gan jau kūdra. Kūdra. Vapna, vapņiņēca. Kaļķis. Tā kā arī šie te vietvārdi, mikrotoponīmi, kā es saku, viņi satur šo te veco latgaliešu valodu, kas bieži vien jau mums ir izzudusi. Un arī, kā es teicu, viensādi nosaukumos, jo tagad mums ir visādas rudzu smilgas un rožlējas un jaunceriņi un visādi kadiķi un visādas tādas lietas. Tad kādreiz bija pēc šiem te iesaukām, tātad vai tas ir kaļķis bijis vai kučers, varbūt vēl pie muiškunga, arī tāda. Un arī šie te, kā es teicu, iesaukas pēc Grigori vai Mārteņi, cēņējami. Nu, cēņējums arī tas ir no tā, ka cēņējums ir principā tāda iekopta pļava cēņējums saucās. Tādā aizaugušā apvidū, kā saka, tiešām, kā saka, iekopta pļava ir cēņējums un cēņējamība mājas. Tas ir tāds neoficiālais māju nosaukums. Un Nautrāniem ir paveicies ar to, ka manā rīcībā nonāca 71. gada vākums, Cipriāns Pokratņīgs un Bērspils. Bija 70. gada vasarā apbraukājis Nautrānu un Miglinieku ciemu padomas teritorijas, tātad ciemus, un svācis vietvārdus. Kādā veidā vienkārši viņš katrā ciemā bija uzrunājis kādu vietēju iedzīvotāju, uzrakstījis arī viņu vārdu uzvārdu, dzimšanas gadu, un tālāk, ko rokraksts varēja būt, protams, labāks, kad salasīt var. Un tātad arī vārds šos te vietvārdus. Un vienīgais tas, ka, protams, ne visām šiem te pierakstiem vairs ir atšifrējums, kur tas atrodas, bet lielāko daļu mēs tāpat esam atraduši un uz kartes uzlikuši. Un Nautrānu pagastā ir tātad karte, kas ir skatām arī pagasta centrā. Tad karte ir latgaliešu valodā, un tajā ir uzlikts 920 vietu. No šī mikrotoponīma arī, tā skaitā arī ciemu nosaukumu. Karte ir atrodama arī internetā, bet viņa nav tādā ļoti skaidrā, salasīt var, bet pētīt viņā ir grūti. Tā kā ir jābrauc uz Rogovu, tur ir stāv pagasta centrā, var iepazīties sīkāk. Tā. Un, ja ir vēlēšanās, varu nedaudz ātri pastāstīt arī, kāda ir globālā tīmekļa resursi vietvārdu pētniecībā. Ja? Protams. Ātri cauri. Tātad pirmām kārtām tā ir vietvārdu datubāze, tā ir Latvijas Ģeogrāfiskās informācijas aģentūras veidota datubāze. Šobrīd jau top, man liekas, 9. izdevums, šī vēl ir 8. izdevuma publiskā versija, tur ir ļoti daudz vietu vārdu, tur ir 8. izdevumā jau ir 110,6 000. Tur ir ne tikai ciemu nosaukumi, tagad arī mājvārdi tiek likt iekšā un arī mežu pļavu nosaukumi, arī atsevišķi dabas objektu nosaukumi, jo principā tā vietvārdu datubāze ar to nodarbojās toponīmikas laboratorija, un toponīmikas laboratorija principā ar diezgan senu vēsturi, jo viss aizsākums ir 1970. gadā, kad ģeogrāfijas fakultātē bija tāda vietvārdu, es nepateikšu, kā viņi pareizi teikt, bet principā kartotēka tika uzkrāta ar ģeogrāfiskiem nosaukumiem. Un principā uz tās bāzes arī tālāk ir attīstījusies gan zemes dienas laikā, kad bija kartogrāfija, gan tagad Latvijas Ģeogrāfiskās informācijas aģentūrā šī te vietvārdu, kā saka, uzkrātie šobrīd tiek vienkārši precizēti, tiek zīmētas laukumu ģeometrijas, kur apmēram uz kuru tieši vieta attiecās. Arī ir dažādi skaidrojumi, piemēram, datubāzē. Ir arī šie te latgaliskie nosaukumi, kā ir pareizi, kā nav pareizi, kurš ir oficiāli apstiprināts. Daudz un dažādas lietas, ko šajā vietvārdu datubāzē var atrast. Tad ir karš pārlūks arī Latvijas Ģeogrāfiskās informācijas aģentūrai.
Šeit ir redzams gan ortofoto kartes, gan arī topogrāfiskās kartes dažādu laiku. Bet, ko es gribēju pievērst uzmanību, ka 10,000 mērogā ir arī šādi te nosaukumi, kas saucās vietenes. Pārsvarā tie ir zudušie ciemi, kas šādā veidā, kur vairs nav nevienas iesētas, viņi vienkārši ar vietenes apzīmējumu šādā veidā 10,000 mērogā parādās. Tad labākais tāds kompakti apkopotais varbūt materiāls ir arī šī vēsture dodies. Tur var apskatīt gan šīs, ko es minēju, 1784-85. Gada kartes, gan arī dažādu padomu laika periodu kartes, Latvijas laika periodu kartes. Protams, visas kartes nav tā smuki vienlaicis visai teritorijai, jūs nospiežat kādu ķeksīti un nekas neparādās. Tas nozīmē, ka vienkārši Latvijas teritorijai šādu karšu nav. Vai arī, piemēram, Latvijas laika kartes, kas ir 25,000 mērogs, viņš ir te pierobežā no atsevišķām teritorijām, bet nav vienlaikus visai Latvijai. Tas ir brīvprātīgi uzturēts projekts, kur vienkārši entuziasti uzturēt. Es tikko pamanīju, ka 1950. Gada mantinieka karte. Es laikam neesmu redzējis. Viņš vēl bija dzīves. Tur ir ļoti daudz dažādas kartes iekšā. Okay. Tur vienkārši citreiz, šeit ir tā puķīte. Uz tās puķītes tur var izvilkt vēl visādas kartes ārā. Vienkārši ir izvilktas kartes, ar kurām ikdienā es vairāk skatos un strādāju. Tad Latvijas Nacionālās bibliotekas karšu pārbūdes. Šeit atkal tās kolhozas kartes var apskatīties un dažādas tādas lietas. Tur arī diezgan daudz, kā redzat, gan administratīvās kartes, gan ceļu kartes, ļoti daudz dažādas kartes. Varbūt nav tik sīka, tas ir liela mēroga, ir vairāk sīka mēroga kartes, bet, kas ko interesē, apskatīties var arī kartes citreiz. Aizkartes informācija interesanti gan par tiem pašiem pagastiem, gan par kolhoziem. Kolhozes kartēm norādīts, kāda ir auglība zemju un cik ir platība. Arī tāda informācija kartēs parādās. Adrešu reģistru arī var meklēt, tātad kā es te visas mežaņu iespējamās versijas vienkārši ierakstot jau pirmos burtus vai pie ciema vai skatoties arī pagastu, kā saka nosaukumā, pēc pagastu ciemiem, daudz dažādi var meklēt šeit informāciju arī šajā kadastrā. Tad pārbaudīju, vēl var atrast šajā Plaskavas bibliotekas saitā šo te Spisaknes Ļaunakmestu. Ja, tā kā arī šo te informāciju var izmantot un meklēt pa šiem te veciem sarakstiem. Tad periodika, protams, par šiem te pārdevēšanām. Tas, kas ir periodikā, var atrast informāciju. Tad arī digitālās grāmatas, tā paša Latvijas ciemu vietu vārda Enzelīna ir atrodama arī digitālajā bibliotekā, Latvijas Nacionālās bibliotekas. Arī aktuāli Latgalka grāmatas, kur arī par vietvārdiem. Tad digitālās grāmatas ir atrodamas arī, piemēram, civillikuma pielikumos Latvijas ezera raksturojums. Arī šādu var atrast. Tikai skatāties šeit adresītē, tur ir tāda lieta, ka tā ir nulītē galā ir jābūt. Ja jums ir tikai katalogi, tad tur neparādīsies pieeja lejuplādē. Arī atsevišķi ir Līvānu un Preļu novadam šādu te ģeogrāfisko vietvārdu vārnīcu pavisam svaigi pagājušā gada nogalē iznākusi. Digitālā veidā viņa ir pieejama. Un tad ir, kā es minēju, šī grāmata Latvijas ciemeri, viņam digitālā versija pieejama. Šeit ir arī koordinātas ciemu viduspunktu. Vienīgais tas, ka, piemēram, karš pārlūkā ir tāda iespēja ievadīt koordinātas, un tad šeit šis sešnieks nav jāliek priekšā. Vienkārši paņemat LKS koordinātas un vadiet uz sešnieku iekšā, ja jūs gribat konkrēti vietu atrast pēc koordinātām, lai nav jāmeklē. Var arī meklēt pēc vietas nosaukumu karš pārlūkā. Un tad ir
arī Latviešu valodas institūtam izveidot gan apvidvārdu datu bāzi, gan vietvārdu datu bāzi, kur arī var iesaistīties, var paskatīties, kas tur ir savākts, tur arī vajag reģistrēties. Un ir arī, protams, papīra formātā, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotekas karšu lasītavā. Ir karts, te ir vairāk tās dažādas padomu laika karts, bet interesanti ir tas, ka tur ir arī četriem apriņķiem sastopam ar roku zīmētas ciemu padomu sadalīšanas, ciemos šī pagastu sadalīšanas, tātad ciemu padomu robežas. Bet tas ir tikai Daugavpilī, un kaut kur vēl vidzemē bija Kuldīgi, man liekas, Daugavpils. 4 tikai tādas, bet no Latgales tikai Daugavpils apriņķi šāda karta Nacionālajā bibliotekā. Un arī grāmatas, protams, latviešu uzvārdi, ja mums interesē ciema izcelšanās vēsture, bieži vien ciems ir identisks arī ar uzvārdu, līdz ar to var paskatīties, kas ir šajā grāmatā. 98. gadā ir izdota arī grāmata Latvijas apdzīvotās vietas, tur ir statistikas dati uz 89. gada tautas skaitīšanas. Un ir arī šāds te ģeogrāfisko nosaukumu vārtnīca savā laikā 90. gados izdota 4 rajoniem - Valkai, Kuldīgai, Madonai un Krāslavai. Tad par Latgali vienīgā ir Krāslava, kur šāda grāmata ir. Krāslavas bibliotekās, man liekas, ka visās ir Krāslavas novada bibliotekās šī grāmata pieejama. Vēl nobeigumā, tātad, principā, ir tāda onomastika, kas ir valodniecības nozare, kas pēta visu veidu īpašvārdus, un viena no tās nozarēm ir arī toponīmija, jeb zinātne par vietvārdiem, un principā, ja mēs runājam par vietvārdiem, tad tur ir tikai pāris termini, kas ir, kā saka, izmantojami vietvārdu, kā saka, pētniecībā. Tātad ir gan hidronīmi, gan, protams, urbanīmi, gan arī nekronīmi. Tā kā katram ir savs nosaukums, bet arī, kā saka, toponīms vietvārds, kas ir pamats, tad tālāk jau tas smalkākais iedalījums. Viņš ir vēl garāks, te ir tikai tāda pāris. Tas ir viss. Paldies par uzmanību. Paldies jums.